Paskatīsimies, vai ko šai pauze būs mainījusi abi komandu sagatavošanās plānos un gatavībai spēlē. Interesanti, ka Andora nav atvedusi savu līniju tiesnesi. Abi līniju tiesneši ir pārstāvi no Latvijas. Kārlis Sarkans un Renārs Rēniks. Kārlis Sarkans tuvāk mums. Renārs Rēniks tālākajā plānā un 4. tiesnesis arī, protams, no Latvijas. Raimonds Priednieks un ar sākums sitienu beidzot ir sākusies šī spēle. Emīls Balodis labi spēlē gaisā, izcīna gaisa bumbu. Latvijas izlase noformē savu pirmo raku šajā spēlē un veido uzbrukumu. Otrais sitiens, vēl gatavojamies trešajam kontaktam, bet nē, atspējam bumbu uz 10. numuru un mēģinām iespēlēt dziļi laukumā, izdarīt spiedienu. Kas arī izdevās. Ruslans Kotļevs iesit bumbu diezgan dziļi laukumā, ar to spiedienu bija kā bija. Tagad spēle kāja, pa neitrālo bumbu labi pacīnās Latvijas izlase, to iegūst un cenšas noformēt raku. Norberts Bekmanis bija palicis atpakaļ, nospēlēja precīzi, dabūja bumbu. Pagaidām savā laukuma pusē veidojam savu uzbrukumu. Atkal Ruslans Kotļevs ar kāju, atkal sit dziļi laukumā. Spiedienu veido Dāvis Gauja un Matīs Zalcmanis. Klāt arī Vigo Valdovs. Dāvis Gauja izdara tvērienu. Gan arī visa Andoras komanda dodās rakā. Jā, Andoras komanda noteikti ir papētījusi Latvijas izlases spēli. Latvijas izlases trumps jau ilgus gadus ir spēle tieši ar uzbrucējiem, un līdz ar to arī rakā tiek veltīta, acīm redzot, liela uzmanība tam, lai Andoras raks netiktu pārsums no mūsu spēcīgo spēlētāju puses. Andora cenšas veidot savu uzbrukumu, tur mūsu aizsardzības līnija pagaidām turas ļoti braši, bet Andora saglabā kontroli pār bumbu. Pagaidām viss spēle, viss šis sākums, smaguma centrs ir spēles laukuma vidū. Tiek izdarīti sitieni aizsardzības līnijā. Netiek spēlēts plaši. Varbūt tās bailēs no tā, ka ir mitra laika apstākļi un bumba varbūt slīd. Varbūt tās tāpēc, lai nokausētu Latvijas cīņu, ar kuru pēc tam vieglāk būtu cīnīties. Jā, lūk, redzam, būs pirmā grupa cīņa un tā būs par labu Latvijas izlasē. Tur tehnisks brāķis Andoras komandas izpildījumā. Varēsim nodemonstrēt, ko tas šodien spēja mūsu vairāk kārt slavētā grupu cīņa, mūsu 8 uzbrucēji. Arī grupu cīņā mums, ja salīdzinām vēl nesenās Latvijas izlases aprises un vaipas, tad ir tādas izmaiņas. Jau pieminētie Mārtiņš Bērziņš spēlē un Antons Useletko. Tāpat arī Emīls Balodis ir mainījis savu pozīciju. No 3. līnijas viņš ir pārcelts uz 2. līniju un ar 4. numuru. Ierastā 7. numuru vietā gan spēlē Lietuvā, gan arī šodien mēs laukumā redzam miesnieku spēlētāju Emīlu Balodi. Ar 3. numuru savukārt Kārlis Dzenis. Ļoti perspektīvs pirmās līnijas spēlētājs. Redzēsim, kā viņam veiksies pirmajā grupu cīņā. Šī standarta situācija faktiski balstās uz 2 pīlāriem. Tie ir tā saucamie stabi, 1. un 3. numurs. Viņu galvenais uzdevums ir nosargāt iespēju savam kukrim atspēlēt bumbu. Un tas arī izdodas. Cīņas pieceļās Ainārs Bērziņš ar bumbu un iegūst diezgan daudz teritorijas. Tagad pārvirzam uzbrukumu vairāk uz labo pusi. Tur Māris Streikišs iegūst vēl dažus laukuma metrus. Pagaidām uzbrucēji mums izskatās. Spēle Ruslanam. Ruslans ar kāju dziļi laukumā. Tiesnesis norāda, ka ir bijis pārkāpums. Spēlētājs nav devies prom no raka, nav devis iespēju Latvijas izlasē tikt ātri pie bumbas. Tāpēc tiek piešķirts sots, kur visticamāk spēlēsim caur autu. Kā zināms, regbija noteikumi paredz, ka ja tev par labu ir piešķirts sots un tu spēlē bumbu ar kāju autā, tad tev būs arī tiesības ievadīt šo bumbu auta izspēlē. No tās vietas, kur bumba ir atstājusi laukumu. Tā lieku reizi atgādinam šo regbija noteikumu. Tie jau, kas ir pastāvīgie sekotāji, noteikti zina no galvas, bet, atkārtošana zināšana māca, vai ne? Ļoti labs sitiens autā Ruslans Kotļevs. Tiešām ļoti veiksmīgi izsit bumbu autā un būs mums izcils standarta situācija. Sānaut izspēlē tikai 5 metri līdz ieskaits laukumam. Ja drīkst, tad vēl viena regbija noteikuma nianse. Ja pamanījāt, bumbu šķērsoja auta līniju tuvāk karodziņam nekā šobrīd tiesnesis norāda, ka ir auts, taču visas auta izspēles, kas ir tuvāk karodziņam nekā 5 metri,
tiek atnesti 5 metri no piezemējuma līnijas. Kā saka, lai dot mazliet handikapu komandai, kas aizsargās, jo, ja tu autu izspēlētu no pusmetra attāluma, tad tur... Pietiktu iegāzties no augšas bumbā. Jā. Ļoti veiksmīgi uzsiets Mols. Dzēnis. Nē, Mārtiņš Bērziņš. Tiesnesis pats Tiesnesis fiksē spēli uz priekšu. līdzi te jau uzgavilēja Latvijas izlases pirmajam piezemējumam, bet Gavils un Ovācijas pieklusuši, jo piezemējumu nav. Tiesnesis domāja savādāk un grupa cīņa būs laba Andoras izlasē. Protams, būtu ļoti, ļoti veiksmīgi debīti Mārtiņam Bērziņam, ja viņam šo piezemējumu būtu ieskaitījuši. Nu, nekas vēl ir ļoti daudz laika, un viņam ir iespēja gūt nevienu piezemējumu šodien. Cerēsim, ka Mārtiņš vēl sev parādīs un pie savu piezemējumu tiks. Grupa ļoti cīņa. labs spiediens ar cīņu. 8. numurs ceļās, Viktors Silvoniks izdara tvērienu, tvērienus izdara Ruslans Kotļovs, beigās ar Aināra Bērziņa palīdzību notverts spēlētājs nogājas zemē, dziļš spēriens ar kāju, taču tā bumba pamet laukumu, jā. Bumba pamet laukumu, Auds būs bumbu spēlē Autu ievadīs Latvijas izlasi. Palaboši sev nosaucot pamatsastāvis, tātad minēja numur 15 Valters Raņķis un nosauc viņu kā pamatsastāvs spēlētāji, bet viņš pamatsastāvā šodien nav un viņa vietā pēdējā aizsarga pozīcijā numur 23 Mārtiņš Bokišs. Viņam arī šī ir debija ne tikai pamatsastāvā, šī ir debija viņam Latvijas izlasē. Tā kā šodien mums ir debitantu diezgan daudz, tāpat tās pamatsastāvā debitē Dāvis Gauja, viņam tā ir otrā spēle izlasē. Kā jau minēju pārraides sākumā, gan Gauja, gan Bokišs nesen kā atgriežušies no Eiropas čempionāta U19 vecuma grupā, regbijā 7. Guntis Cirša veiksmīgi iet uz priekšu, taču bumba krīt uz priekšu. Nu jau tā ir Andoras komandai, spēle ar kāju. Bokišs noķer bumbu, veiksmīgi, izspēlē Emīlam Cēburam, Cēburs tiek tverts. Ļoti agresīvi dodās līnijā. Andorai izdodas pārstumt raku, taču bumbu pamet laukumu. Un Auts. Tiesneši konsultējas. Auts par labu Latvijai. Auts par labu Latvijai. Ļoti veiksmīgi atrisinājās mums šī situācija. Redzam, ka Andoras izlase nekautreiz spēles sākumā daudz spēlēt ar kāju. Un izdarīt spiedienu pēc tam uz Latvijas izlasi. Pagaidām nekādas lielas problēmas. Mums šī Andoras taktika nav sagādājusi. Vismaz funkcionāli un fiziski mēs izskatāmies labi. Autā neveiksmīgi, diemžēl, nospēlē mūsu valsts vienību. Pēc tam ļoti labs spiediens ar aizsardzību. Antons pats tiek pie bumbas. Gunts Ciršs tiek nostumts no rāka. Un nu jau asum. Redzam, pirmie asumi. Un tur ļoti agresīvi ir Andoras valsts vienība. Un gan Viktoram Silvonikam, gan Mārim Streigišam nācās aizstāvēties un aizstāvēt gan savu komandu, gan sevs pašus. Gluži labi šāda praksa nav ko pagaidām. Kā šo spēli iesākus Andoras izlasi, jo redzējām, ka provokātori šajā gadījumā bija viņi. Iespējams, ka tā ir daļa no viņa taktikas, bet jāsaprot, ka viņu temperaments ir tāds karstasinīgāks nekā mums, ziemeļniekiem. Dzirdam, ka stāv zemāk skatītāji izsaka savus komentārus par redzējumu. Tie komentāri nav visai glaimojuši Andoras izlasē. Protams. Un to var saprast. Šādu nostāju var saprast. Atkal spēles galvenais tiesnesis no Ukrainas Sergejs Poplavskis komentējis ar līniju tiesnesi no Latvijas Kārlis Sarkan. Paskatīsimies, kāds būs lēmums. Tiek pasaukt abu komandu kapteiņi. Un tiesnesis Poplavskis tūlīt izskaidros savu verdiktu. Katrā ziņā šī epizode noteikti piedos spēlēji papildus garšvielas, jau pašā tās sākumā. Paskatīsimies, vai tiesnesim izdosies spēli noturēt grožos. Jo, ja tas neizdodas jau pašā sākumā, tad visa atlikusī spēle var būt pilna ar dažādiem asumiem, rupjībām, dažādām provokācijām, slēptām un atklātām. Un no tā baudījumu negūs ne skatītāji, ne arī paši spēlētāji. Tiesnesis deva norādījumus kapteiņiem. Kapteiņi savukārt, kapteiņa pienākums ir parunāt ar komandu un tiesneša norādījumus novirzīt tālāk.
Redzam atkal Sānaut izspēlē, atkal Antons Osiletko ievadīs bumbu spēlē. Šoreiz mums izdodās to saglabāt. Māris Streikišs sāk uzbrukumu atkal. Vajadzīgs kolektīvs pūls, lai Māra apturētu. Agresīvu spēli iesāca šis ežu spēlētājs. Un tad Brāķis piespēlē un atkal kontroli pār bumbu ir iegūs Andor. Nu, spēles sākumā tāds izteikts šūpols, vai ne, Kristap? Jā, tas varētu būt tāpēc, ka laukums ir mitrs un bumba ir mitra. Varbūt ir savs gaiss un nav lietus, bet tā bumba joprojām ir slidena. Un ir kāds brīdis paies, kamēr abas komandas apradīs ar šo stāvokli. Visticamāk, ka spēle nedaudz noslēgsies, lai gan viņa jau arī tagad nav īpaši atvērta. Un asuma turpinās, atkal Māris Streikišs epicentrā. Protams, mēs neesam objektīvi vērtētāji un vienmēr būsim savas komandas pusē. Manuprāt, ka Andor mazliet pārspīlē. Es baidos, ka šis maksās mums 10 minūtes bez viena otrās līnijas spēlētāja. Jā, atkal Viktors Silvoniks jau kopā ar Māri ir pie tiesnešu uz pārunām. Paskatīsimies, kāds būs tiesnešu paplausku lēmums. Ir piešķirt zeltainā kartiņa. Mārim Streikšam jāpavada 10 minūtes laukuma malā atalpoties. Bet Andor nerimsts. Viņi grib turpināt provokācijas, grib turpināt izskaidrošanos un piešķirts sots. Dzirdam, ka līdzjutēji aplaudē, varētu pat teikt uzgavilē, un tas ir savu veidu sarkasms par šo tiesnešu lēmumu. Šī ir tāda sarkasma reakcija. Savukārt par to laiku tiesnesis piedāvāja pretinieku komandai izvēlēties, kā viņi izspēlēs sodu sitienu. Pretinieku komanda Andora šajā gadījumā tātad izvēlējās sist pa vārtiem. Nu, protams, jo sods tika fiksēts tieši pretī vārtiem. Diezgan arī no, kā teikt, klasiķis Māris Šmits sitams sods, no diezgan parocīgas pozīcijas un attālumu. Īpaši spēlētājiem ar labo kāju, protams. Jā, un tāpēc Andors izlase centīsies atklāt rezultātu ar precīzu sodu stienu un gūt 3 punktus. Paskatīsimies. Sitiens ir precīzs un rezultāts 3-0. Andors izlase atklāja rezultātu šajā mačā. Latvijas izlasē tagad 10 minūtes būs jāspēlē mazākumā, kas katrā ziņā nav. Redzam, ka Viktors Silvoniks mēģina ar tiesnesi konsultēties, kāpēc ir tikai viens noraidījums, kāpēc noraidīt tikai Latvijas puse un Andoras puse ir palikusi ar pilnu spēlētāju sastāvu laukumā, lai gan incidentā, kā vienmēr, ir iesaistīti vismaz 2 cilvēki. Nu, tur bija iesaistīti ne tikai 2, vairāk. Varbūt, ka tiesnesis tuvāk esot to redzēja savādāk. Redzam, savā starpā saskriens Andoras spēlētāji un jau Latvijas izlase var sākt veidot bīstamu uzbrukumu. Vigo Valdovs juniors ar bumbu kontaktā. Andoras spēlētāji ir noskaņojušies agresīvai spēlē. Ainārs Bērziņš tiek apturēts, bet agresīvi spēlē arī Ainārs. Tagad Antons Oseletko ar bumbu. Labi, piespēl Kotļevam. Kotļevam bumbu izkrīt, diemžēl. Nu jau Andoras valsts vienība noformē raku un centīsies ar sitiena kāju tikt prom no savas laukuma puses. Emils Cēburs. Cēburs bumbu, tur atkal sākam uzbrukumu. Bokišam bumbu izkrīt priekš. Tiesnesis dod priekšrocību, ļauj Andorai spēlēt. Labi, spēlējam tvērienos un nekur neļaujam Andorai tālu tikt. Kārlis Dzēnis pārstumj raku, taču tiesnesis rādījā, ka ir bijusi spēles priekš, un Andora nav varējusi izmantot savu priekšrocību un piešķirs cīņu par labu Andoras valsts vienībai. Nu, jāatzīmē, diezgan labs uzbrukums izveidojas Latvijas izlasē. Antons Osiletko veiksmīgi nospēlēja, atrada Ruslandu Kotļevu. Diemžēl Rusim bumba izkrita uz priekšu, neizdevās noslēgt tā, kā viņam gribētos, bet jāatzīmē Latvijas izlases pozitīva agresivitāte un mērķtiecība šo uzbrukumu veidojot. Un tā ir vislabākā atbilde gan uz provokācijām, gan uz to, ka mums ir jāspēlē mazākumā. Māris Robežnieks norāda, ka no Vējera, jeb malējiem spēlētājiem palīdzību cīņai nebūs. Cīņa spēlēs 7 cilvēku sastāvā. Viktors Silfoniks iet otrā līnijā. Paskatīsimies, ko 7 cilvēku sastāvā pret Andoras grupu cīņu var izdarīt Latvijas izlase.
Mēs saviem puišiem ticam. Mārtiņš Bērziņš pārnāk uz tā saucamo īso malu, jeb pa kreisi no mūsu cīņas, jo uz to pusi parasti ceļās spēlētāji pretinieku komandas 8. numurs. Lūk, arī Mārtiņš Bērziņš tvērienā veiksmīgi spēlē, neļauj Andorai iesākt uzbrukumu. Turpinās provokācijas. Viktoram Silvnikam uzkrīt virsū un nelaiž vaļā, kāds Andors spēlēs. Nu gan Andora atkal spēlē ar kāju. Un atkal bumba pie Cēbura. Cēburs to veiksmīgi tver. Bokišam. Bokišs spēlē ar kāju. Bokišs ļoti augstu paceļ bumbu, izdara spiedienu pats un ar Matīs Zalcmaņa palīdzību. Līdz arī Dāvis Gauja trietā. Andors spēlētājs ielaiž bumbu piezemējuma zonā un tādā veidā viņam ir iespēja veikt bumbas izspēli no 22 metru līnijas. Ko arī Andors valsts vienība veiks. Labs Bokišs sitiens ar kāju. Augsts, ilgi lidoja, līdz ar to bija labi iespēja paskriet, pacīnīties, izdarīt spiedienu uz Andoras izlases spēlētājiem, cik tur trūk. Varbūt nākamreiz izdosies vēl veiksmīgāk. Andora ar kāju atkal sit mūsu laukuma pusē. Norberts Bekmans to tver, Livonijas cīņas pussargs, jā. Savam klubu biedram, Vigo Valdom piespēlē. Jā, tagad viņš ir atbrīvojies, var izspēlēt Ruslans. Bumbu Viktoram Silvonikam. Un aiziet, tas ir kapteins, bet izkrīt viņam bumbu uz priekšu. Un nu jau Andors sāk uzbrukumu. Nu daudz tehniskā brāķa spēles sākumā, bet Viktors Silvonika apņēmība arī ir jāuzteic. Jo pēc skrējiena jau bija skaidrs, ka Viktors skries pats un neapstāsies tik vienkārši. Nu, šoreiz bumba izšļuka arī no viņa rokām, un šādas epizodes, diemžēl, spēles sākumā ir bijušas ļoti daudz abu komandu izpildījumā. Diemžēl izskatās, ka tvērienu izdarot pret 8. numuru savainojies nedaudz ir Ruslans Kotļevs, bet pie viņa jau ir Dakters. Nu, nav šaubu, ja savainojums nebūs ārkārtīgi nopietns. Ruslans turpinās spēlēt, ļoti varonīgs spēlētājs. Jāatzīmē, ka viņš Latvijas kausa izcīņas spēlē salauz degunu. Tas bija dažas nedēļas atpakaļ. Bet par spīti visam viņš spēlēja jau Lietuvā un spēlē arī šodien. Un arī tad, kad viņš salauz degunu, reti kurš šaubījās par to, vai Ruslans spēlēs. Visiem bija skaidrs, ka noteikti. Laukumā redzam Māru Robežnieku. Māris Robežnieks dod norādījumus komandai. Viņš saka, lai nomierina savus sakarsušās dvēseles, jo Andors izdara speciālas provokācijas. Tas ir redzams no malas. Tas tiešām ir uzskatām redzams. Un labi, ka mums ir tāds... Es domāju, ka mums kā ziemeļniekiem ar savu mentalitāti varētu būt, ka izdosies nomierināties, bet labi molā spēlē Andors izlasi, ieguva vairākus metrus, tagad veido uzbrukumu ar ātriem spēlētājiem. Cenšas izskriet caur aizsardzības līņai, bet mūsējie to neļauj. Tur Vigo Valdovs labi nospēlēja tvērienā. Žakā nokonkurēja arī Ruslans Kotļevs. Un uz Gunti Ciršu uzrāvās Andoras izlases viens no ātrākiem spēlētājiem, bet Andora turpina savu uzbrukumu. Nu jau pa malu. Ļoti agresīvas provokācijas Andoras spēlētāja izpildījumā. Es pat teiktu cīņas sporta veidu cienīgi paņēmieni. Tvērieni kaklā, žņaukšanas. Jā, tas nav labais stils regbijā un sportā vispār, bet pagaidām tas Andorai dod rezultātu. Redzam, noteikumu pārkāpums. Neizšķirās par sodstienu izpildīšanu, jo tas notika diezgan nērtā pozīcijā, un Andora spēlē caur autu. Un mēģinās labi pacīnīties autā un izveidot bīstamu uzbrukumu, kā redzam, tā saucamais 5 metru auts. Ļoti bīstam standarta situācija Andoras komandai, un mums ārkārtīgi svarīgi ir noturēt aizsardzību šajā epizodē. Vēl ņemot vērā to, ka mēs vēl aizvien spēlējam mazākumā, un Andora mēģinās atrast lieko cilvēku. Viņš varētu piezmēt bumbautā. Mēs nelecam pretī, bet esam gatavi viņu molam. Andora labi stumj. Tiek ieskaits laukumā un arī piezemē bumbu. Diemžēl neizdodas mums šo Andoras spiedienu noturēt, un rezultāts jau 0-8. Andoras izlases labā, un ar realizācijas sitienu viņiem būs iespēja pievienot vēl 2 punktus savam kontam. Šī bija taktiski ļoti paredzama spēles situācija, kur Andora izspēlējot tautā, jau zināms, ka viņi mēģinās, tā teikt, uzsiet molu. Un parasti sienot molu, kā reiz tiek iespēlēts uz vidējo spēlētāju, kas arī tagad notika uz vidējo lecēju.
Un Andorai šis elements ir ļoti labi atstrādāts. Andoras valsts vienība kopumā ir komanda, kas ir daudz kopā spēlējusi, kas kopā spēlē arī ikdienā. Francijas čempionāta 5. divīzijā spēlē Andoras izlases bāzes klubs, kas saucās VPC, jeb VPC Andora. Un komanda ir izveidota 1961. gadā un no 61. gada līdz pat 86. gadam cīnījās gan Spānijas, gan Katalonijas čempionātā. Tagad realizācijas sitiens. Tas nav precīzs, un tātad rezultāts paliek nemainīgs 8-0, un paturpinot par Andoras valsts vienības bāzes komandu. Tad kopš 86. gada viņi, kā saka, šī mazā pundurvalstiņa nomainīja savu regbija attīstības taktiku, pārcēlās uz Francijas klājumiem. Šogad laikā tikuši līdz Francijas 5. divīzijai, un Andoras izlases bāzes komanda spēlē 5. divīzijā, kur cīnās 226 klubi, kas ir sadalīti 21 apakšgrupā. Tā kā, kārtīgi gaļas mašīna, kurai ikdienā cauriet Andoras komanda, un, kā redzam, tā ir gana spēcīga valsts vienība. Tika izpildīts sākuma sitiens, ja jūs pamanījāt, bumba nenoceļoja 10 metrus. Redzam, Māris Streikišs ir gatavs atgriezties laukumā. 10 minūtes ir pagājušas. To arī signalizē Raimonds Priednieks, spēles certais tiesnesis un galvenais tiesnesis dod Mārim atļauju atgriezties laukumā. Es domāju, Māris būs apņēmības pilns izdarīt kaut ko labu. Tā teikt, Andoras provokācija mērķis tika sasniegts. Tika noraidīts spēlētājs, un viņi ir guvuši tajā laikā 5 punktus. Jā, varam, protams, aizstāvēt Māri par to, ka tiešām tika izdarīts tāds provokācija lietas pār viņu galvu, principā Liju un arī citu spēlētāju galvām, bet rezultāts, sausais atlikums ir tāds, kāds tas ir. Rezultāts šobrīd mums nelabvēlīgs, 0-8. Redzam, laukuma malā Valters Raņķis jau ir noģērbies, un viņš ir gatavs doties laukumā. Iesaistīties spēlē, vai viņš tiešām mainīs Mārtiņu Bokišu vai kā citu, viņš maina Ruslanu Kotļovu. Jā, Ruslans Kotļovs, acīm redzot, nav pilnvērtīgi gatavs turpināt spēli, tad savainojums ir izrādījies pietiekami nopietns, un vienam no Latvijas izlases jau ilgadējiem līderiem laukums ir jāpamet, bet viņu vietā vēl pieredzējušāks spēlētājs, vēl leģendārāks. Pieredzi nomainījām ar pieredzi. Jā, vēl leģendārāks tēls Latvijas regbijā, Valters Raņķis, kurš šo sezonu pārstāv čempionu vienību Garkalnu Livoniju. Ārējais saspēles vadītājs un 2 centra spēlētāji, tātad Valters Raņķis, Dāvis Gauja un Vigo Valdovs juniors. Šobrīd ir regbija kluba Livonijas spēlētāji, un šādās pašās kombinācijās, principā, viņi spēlē arī Latvijas čempionātā. Jā, tā ir, manuprāt, laba tendence, vismaz šajā spēlē, un redzēsim, kā viņi ir saspēlējušies un ko viņu sapratne var sniegt Latvijas izlasē. Protams, var mainīties treneru uzdevumu no komandas uz izlasi, taču spēlētājiem saspēlē vajadzētu būt uzlaboties un spēles kvalitātei principā būtu nedaudz jāceļās. Sānaut izspēle, Antons Oseletko atkal pie bumbas. Pagaidām, manuprāt, ļoti veiksmīgi iesaistījies spēlē Antons. Ir laukumā pamanāms pirmajā puslaikā, un tagad viņš izpildīs autu izspēli. Tik celts Emils Balots, bet Andora nolas mūsu autus, zināja, ko mēs darīsim un iegūst kontroli pār bumbu. Andona ir definējusi, kur ir mūsu tā saucamie lecēji, atklājusi, kā pret viņiem cīnīties, izdarīt soli pirms, un viņiem ir ļoti ātrs tā saucamais lifts. Ne tas veiksmīgākais sitiens ar kāju Andoras izlasē, tur bumbu gandrīz tver Viktors Silvonīgs, bet netver. Tas rāda priekšrocību Andorai, jo bumba ir izkritus uz priekšu. Redzam, Viktors ieķērās bumbā, bet grupa cīņa būs par labu Andoras valsts vienībai. Pagaidām Andoras valsts vienība atstāja tādas vienotas monolītas komandas iespēju. Mēs esam pieskārušies provokāciju tēmai, arī provokācijas viņi izpildu vienot monolītu, un acīm redzams ir tas, ka viņi ir šādu taktiku apsvēruši jau pirms spēles. Jā, bet lai kā arī viņi censtos spēlētāju ķermeņa pozīcijās, varam redzēt, ka cīņas spēlētāji ir ļoti noguruši. Viņiem ļoti iespējams šī nav ierasta spēles maniera, ka tik daudz ir jāspēlē tieši cīņas spēlētājiem.
Un tur bumba izkrīt uz priekšu, Andors valsts vienībai to fiksē. Pēc nelielas pauzītes tomēr fiksē arī spēles tiesnesis. Un tagad jau grupu cīņa būs par labu Latvijas valsts vienībai. Esam atkal pilnā sastāvā tieši grupu cīņā. Streikišs ir atpakaļ laukumā un varam stumt 8-8. Un, kā jau tu minēji, Latvijas izlasē vismaz starp cīņas spēlētājiem izskatās, ka ir pārsvars. Nu jācer, ka tas pārsvars drīz parādīsies arī uz rezultātu tablo. Jā, nu, pagaidām aina pagalam neiepriecinoši, bet no 8-0 regbijā, kad vēl rit tikai pirmais puslaiks, tā nav nekāda mirstamā kaita. Norberts Bekmans tūlīt ievada jau šobrīd bumbu grupu cīņā. Latvijas, ar bēžiem kājām, Valters Rāņķis. Dāvis Gauja, Vigo Valdovs juniors. Ļoti labi Vigo Valdovs juniors. Mārtiņš Bērziņš ar bumbu. Mārtiņš Bērziņš rakā atspēlē bumbu tālāk. Emīls Baldogs nosargā rāku atkal Valteram Raņķim. Dāvis Gauja uz Matīs Zaltsmanu. Matīs Zaltsmans pavisam tuvu ieskaits laukuma. Pavisam tuvu tam ir Latvijas izlas. Nu tagad jānospēlē prātīgi. Spēlētāji ir noslēguši bumbu. Mēs netiekam pie bumbas. Un visticamāk, ja apstāsies šī situācija, tiesnesis piešķirs cīņu par labu Andorai. Tieši tā. Noturēta bumba. Zaltsmanam neizdevās noiet zemē. Tur gan varētu nedaudz strīdēties par noteikumu interpretāciju, bet, kā mēs zinām, regbijā spēli vada tiesnesis. Un tiesnesis ir galējais lēmumu pieņēmējs. Un viņa lēmums ir likums. Uzteiksim Latvijas izlasi pa vēl vienu ļoti perspektīvu uzbrukumu. Teicam, nospēlēja jau pieminētā Livonijas saikni. Valters Raņķis, Vigo Valdovs. Tālāk iesaistot arī ovāls spēlētāju Matīsu Zaltsmanu. Tiešām varēja un arī izveidojās ļoti bīstams uzbrukums. Nu, noslēgumu mēs vēlējāmies redzēt citu, bet nu, gan jau pienāks arī mūsu laiks. Šobrīd atbildīga grupu cīņa Andoras komandai. 5 metri līdz ieskaits laukumam, un ja Latvijas izlasē izdodās pārstumt, tad var izveidoties ļoti bīstams uzbrukums. Tāpēc Andoras uzbrucējiem ļoti atbildīgs uzdevums noturēt Latvijas grupu cīņu mūsu spēlētājs spiedienu. Dzirdam, ka aktivizējas arī skatītāji tribīnēs ar saukļiem Latvija. Skaidrs, ka tribīnēs ir regbija publika un saprot, ka šī ir ļoti atbildīga grupu cīņa. Tiesnesis gan nosilpj un neļauj ievadīt bumbu spēlē, skaidro grupu cīņas spēlētājiem, ko viņš vēlas no viņiem redzēt. Grupu cīņā tiek dotas komandas crouch, jeb pietupties, bind, jeb sasieties, jeb ieķerties ar rokām. Pirmās līnijas spēlētājiem stabiem jāieķerās pretinieku reklā, un set sajiet kopā. Pēc kā grupu cīņām ir jānostabilizējās, un tikai tad tiesnesis rāda signālu 9. numuram saspēles vadītājiem ievadīt bumbu grupu cīņā. Un stumt var tikai tad, kad bumba ir ievadīta grupu cīņā. Redzam, labi centās nospēlēt tvērienā Latvijas izlase. Esam apturējuši Andoras uzbrukums sākumu. Viņi arī necenšas kā iet prom. Izdaram labu spiedienu uz... Viņi mēģina atrast pienācīgu leņķi un pietiekamu dziļumu. Un redzam, noteikums pārkāpj. Noteikums pārkāpj Andoras jā, un izlase. Nevis Latvijas izlase. Andoras izlase pārkāpj noteikums. Acīm redzot, neatbrīvoja bumbu pēc tvēriena. Provokācijas turpinās. Nu, ko izvēlēsies Latvijas izlase? Tur būtu ļoti pateicīga pozīcija sitienam pa vārtiem. Sitienam pa vārtiem, bet, manuprāt, izskatās, ka mēs esam nolēmuši izspēlēt ar kāju. Nu, taktiski viena no izvēlēm šeit būtu izvēlēties grupu cīņu. Mēs dominējām šajā elementā, mēs piesienam 8 pretinieku spēlētājus no aizsardzības. Mums parādās iespējas, opcijas izvēlēties vai veikt uzbrukumu pa īso malu, turpinot ar cīņas spēlētājiem, vai nospēlēt plašu uz tā saucamo garo malu caur Livonijas tripletu, ja tā to varētu nosaukt. Man patīk tos apzīmējums, iespējams tas pat ies pašmāja regbija folklorā. Jā, būs grupu cīņa. Viktors Silvoniks, mūsu kapteinis, informē tiesnesi par savas komandas nodomiem. Kristap, tu ļoti veiksmīgi nolasīji situāciju. Cerēsim, ka Latvijas izlasē beidzot izdosies pārtraukt savu sauso sēriju un gūt punktus. Skaidrs, ka mēs ejam pēc piezemējuma.
Atkal dzirdam Latviju. Uzmundrināt mūsu komandu. Ļoti atbildīga epizode. Norberts Bekmans pie bumbas. Ievada to grupu cīņā. Labi stumj Latvijas izlasi. Bumba pie Aināra Bērziņa. Jā, Bērziņš arī viņa celsies. Bērziņš pieceļās. Tur gan viņš tiek tvērts. Tagad būtu svarīgi noformēt stabilu raku un veidot uzbrukumu tālāk. Tas ir izdots Raņķis. Raņķis individuāli spēlē. Un, diemžēl, pazaudē bumbu. Taču tiesnesis fiksē noteikumu pārkāpumu Andoras valsts vienībai, un mums būs visas iespējas vēlreiz izveidot uzbrukumu. Ļoti viltīgi. Visi spēlētāji ir ļoti zinoši. Redzam, ka spēlētāji izvēlās viltīgus gājienus atrasties bumbas ceļā tajā brīdī, kad var izspēlēt ātro sodu un tā tālāk. Pieredzējusi komanda, kā jau minēju, daudz kopā spēlējusi un spēlējusi galvenokārt Francijā. Mēs atkal izvēlamies grupu cīņu, mēs dominējam šajā elementā, un tas ir pareizi. Mēs arī šī ir ļoti smaga, tehniski un fiziski ļoti smaga standarta situācija, kurā tiek nogurdināti visi 8 pretinieku spēlētāji. Īpaši, ja viņi visu laiku ir zem milzīgas spiediena. Atkal grupu cīņa, un atkal Norberts Bekmans tur bumbu rokās un gatavojas to ievadīt cīņā. Neizdodas Bekmanim ar pirmo piegājienu tas, bet tiesnesis aptur. Tiesnesis rāda, kad izcēlušies stabi. Tātad pretinieku spēlētāju galvām jābūt ieslēgtām savstarpēji. Un, ja kāda no galvām pirmajā līnijā parādās ārā, tad kaut kas nav pareizi, un tas ir apdraudējums citiem spēlētājiem, varbūt pašam spēlētājiem, kam tā ir gadījies, un tāpēc apturēta cīņa. Atkal visu uzmanību grupu cīņai Norbertam Bekmanim. Bekmans ievad bumbu cīņā. Labi stumj Latvijas izlases, ļoti labi stumj, un Bērziņš visticamāk celsies atkal ar bumbu. Nē, tomēr Bekmans atrod Valteru Raņķis, tiek apturēts pie ieskaits laukuma. Pavisam tuvu esam 5 punktiem. Nu, vēl prasās tāds viens jaudīgs uzbrukums no Latvijas. Emīls Balodis ar bumbu, augstu, tiek pāri spēlētājiem un tiesnesis piešķir piezemējumu Latvijas valsts vienībai. Rezultāts 5-8. Esam atguvuši lielāko daļu zaudēto punktu. Un ar realizācijas sitienu būs visas iespējas vēl gūt 2 punktus. Un Andoras pārsvaru samazināt līdz minimumam. Kristap, vai tu redzēji, kurš ir piezemējuma autors? Jā, tas bija Emīls Balodis. Pretēji jebkuriem treneru norādījumiem. Viņš nospēlēja ar roku pāri pa aizsardzības spēlētājiem, pārceļot bumbu, un viņam veiksmīgi izdevās piezemēt. Emīls Balodis, miesnieku uzbrucējs, atzīmējis ar piezemējumu un gūs 5 punktus. Latvijas izlasē realizācijas sitienu gatavojas izpildīt Mārtiņš Bokišs. Tā kā Mārtiņam Baldons regbija produktam iespējas gūt savus pirmos punktus Latvijas izlasē. Skatītāji uzgavilē, ka tiek nosaukts Emīls Balodis, kā piezemējuma autors, Mārtiņš Bokišs. Realizācijas sitienu. Labs sitiens Mārtiņa izpildījumā, nu, diemžēl, šoreiz neprecīzs, bet Mārtiņa aizstāvībai jāmin, ka sitiens bija no ļoti sarežģītas pozīcijas un pat regbija spēles lielmeistariem, profesionāļiem. Šāds sitiens nevienmēr būtu pa spēkam. Viennozīmīgi tādus sitienus, realizācijas sitienus izpildu visus, bet sodu sitienu nekad no tādas pozīcijas neizvēlētos sist pa vārtiem. Nu, noteikti ne Latvijas līmenī. Pasaules līmenī pie ļoti, ļoti saspringta rezultāta varbūt tāda izvēle tikai būtu. Jā, pieļauju, ka... Pēdējā sekunde varbūt tā varētu to nosaukt. Pieļauju, ka ir sitai pasaulē, kas domā savādāk. Andora sāka sākums sitienu. Ainārs Bērziņš, viņam sako Mārtiņš Bērziņš. Un atkal Ainārs Bērziņš demonstrēs savu varano spēku. Livonijas kapteinis ļoti labā formā ir šo sezonu. Nevelti ir Latvijas izlases pamatsastāvā. Emīlam Cēburam neizdodas tik klāt spēlētājiem, taču to izdara Emīls Balodis. Un noteikumu pārkāpums Andorai. Par ienākšanu rakā no sāniem.
tieši tā. Tā kā redzam, ka otrā puslaika izskaņa ļoti veiksmīgi Latvijas izlasē. Esam spēli izlīdzinājuši, principā esam pārņēmuši iniciatīvu, vienīgi rezultātu neesam vēl paspējuši izlīdzināt, bet šobrīd izskatās, ka arī tas ir tikai laika jautājums. Valters Raņķis raida bumbu autā ļoti veiksmīgs sitiens, jā, filigrāni, tur jau uz brīdi jau lielai daļai stājās sirds, vai tā bumba tiešām izlidos autā. Bet Valters zina, ko dara, un Latvijas izlase sāks savu kārtējo uzbrukumu. Sāks ar Sānautu izspēli, Antons Oseletko atkal pie bumbas. Nu, līdz šim mums Aleša stabilais auts vismaz šodien nav bijis tik uzticams kā kādreiz, bet es pieļauju, ka ļoti labi izspēle Guns Ciršs tieši atspēlē Oseletko atpakaļ. Oseletko ļoti veikli saglabā bumbu, mēs tiekam uz 5 metriem no auta un Tur turpinam Dzenis ar tiek kavēts. Vajadzētu nedaudz nosist tempu un mierīgi Vesel 3 spēlētāji. Virzīties uz priekšu. Pavisam tuvu ieskaits laukumam nepilni 2 metri. Tagad apspēlām Zvejer. Kārlis Dzenis, mūsu ražanākais spēlētājs. Valters Raņķis. Vigo Valdovs. Izdejo no viena aizsardzības spēlētāja, bet viņi tver otrs. Jā, Skāde ceļā parādījās cits Andoras spēlētājs. Turpinām uzbrukumu. Andora izdara spiedienu. Un izskatās, ka iegūst arī bumbu, jā. Andora ir labi atcitusies un ar kāju raida bumbu tālāk prom no briesmām. Neveiksmīgi paslīd Mārtiņš Bokišs, bet izskatās, ka Mārtiņam viss kārtībā. Es turpinātu spēli. Nu, žēl, šis bija ļoti labs uzbrukums. Ļoti perspektīvs uzbrukums Latvijas izlasei. Žēl, ka neizdevās noslēgt ar piezīmēm. Es teiktu, ka nedaudz sasteidz puiši, grib pārāk strauju spēles tempu uzturēt. Vajadzēja, manuprāt, nedaudz nomierināt spēles tempu, nedaudz pabakstīties ar cīņas spēlētājiem, tāpat uz to otro caurumu, tā saucamo bobsleju, kas tika spēlēts pagājušā sezonā, un nosist to spēles tempu, rastos daudz lielākas iespējas. Jo šobrīd netika panākts rezultāts ar lielo tempu, bija jāpanāk tas, ka aizsardzībā nepārvietojās Andoras spēlētāji, bet Andoras spēlētāji atkal auts un atkal autu, mums savu autu neizdodas uzvarēt, atkal Andora. Zinu, ko mēs darīsim un spēlēja veiksmīgi. Mēs izdarījām lielisku spiedienu un tiesnesis, nezinu kādēļ, norāda, ka mēs esam krituši rakā pāri, bet tur jau pat vēl nebija izveidojusies raka situācija, kad mēs jau nospēlējām bumbām. Bet... Katrā ziņā Latvijas izlases spēlētājs sevišķi neprotestē pret šādu tiesnešu lēmumu, acīm redzot, saprot, kāpēc tāds ir pieņemts. Autā sit un arī tomēr izsit Andoras izlase. Pirmais puslaiks strauji tuvojas izskaņai un to mēģinās noslēgt Andora. Varēja nospēlēt drosmīgāk, pienākt nedaudz tuvāk, mēģināt iespēlēt to bumbu apakaļ laukumā. Matīs Zeltsmans izvēlējās neriskēt. Paskatīsimies, cik labi mēs esam izstudējuši pretinieku autu un vai mēs varam viņu ieceres izjaukt. Nē, Andora stabili nospēlē un sāk savu uzbrukumu. Andora noformējas raku. Ļoti daudz spēlētājs rakā izmanto Andoras izlasi. Tā tāda viņu iezīme, ko mēs jau spēles sākumā akcentējām. Tagad pārvirz uz ātriem spēlētājiem. Piespēla Kāja, kurš būs pirmais pie bumbas. Andoras spēlētājs ir pirmais pie bumbas, bet Emīls Cēburs viņu tver, jau palīdz pārējā komanda un izdodas nedaudz atvirzīt Andoras uzbrukumu. Tiesa pavisam tuvu un bīstam. Viktors Silvoniks ar Aināru Bērziņu aptur vēl vienu Andoras spēlētāju. Spiediens, rakā, bumba pamet rāku, Andorai jāsaglābjās. Emīls Cēburs zem bumbas. Spēle. Tiesnesis rāda, ka ir bijis sots. Augsts tvēriens Latvijas komandas izpildījumā. Es pat godīgi sakot nepamanīju. Es godīgi sakot ar nē. Kuram tad bija šis augstais tvēriens un kurā brīdī jāatzīst, ka mēs, protams, neredzam visu 30 spēlētāju darbības laukumā. Mēs arī kā jau visi koncentrējamies uz bumbu. Emīlam Cēburam augsts tvēriens tur galīgi nevarēja būt, jo viņš tvēra bumbu. Pozīcija ir tieši tā, kur bija iepriekšējā situācija, kur Emīls izdarīja tvērienu. Jā, tur, kur Emīls izglāba. Man tajā brīdī nešķiet, ka augsts tvēriens. Paskatīsimies pēc spēles ierakstu, varbūt, ka savus vārdus ņemšu atpakaļ. Katrā ziņā, teicam, standarta
situācija Andorai. Viņi sitīs pa vārtiem. Jā, viņi sitīs pa vārtiem. Nu, ērtāk iespēja 3 punktu gūšanai grūti iztēloties, un to saprot arī Andoras valsts vienība. Gatavu 3 punktus atgūt. Pamanīsiet vēl vienu regbija niansi. Sods tika piešķirts nedaudz tuvāk vārtiem, taču pie soda izpildes drīkst atkāpties tik tālu, cik sitējiem ir nepieciešams. Perpendikulāri, protams, piezemējuma līnijai. Jo bumba ir jāraida vārtos virs pārlikņa. Vārtu taisturī. Nu, sitiens, protams, ka ir precīzs. 14. numurs Andoras valsts vienībā. Tas ir Juliens Ginesta. Pievienot 3 punktus savas komandas kontam. Rezultāts 5-11. Andora mazliet ir atguvusies no Latvijas izlases ofensīvas. Nu, viņi pārkāpjas pāri tā saucamam viena rezultatīva nodarījuma slieksnim. Tad, respektīvi, mēs netiekam klāt viņiem nedz ar vienu sodu, nedz ar tīru piezemējumu. Mums ir nepieciešams vēl kā minimums arī realizācija. Precīzi realizācijas sitienu. Vigo Valdovs ar sākumu sitienu. Bumba pa taisno pamet laukumu, tāpēc būs grupu cīņa laukuma centrā. 40 minūtes vismaz tīrajā laikā jau ir pirmajā puslaikā aizvadīts. Nezinām, cik ir tiesneša prāta vēl jāspēlē, jo tiesnesis ir vienīgais, kas zina īsto spēles laiku, kas aptur to, ka tas ir nepieciešams. Un, acīm redzot, viņa pulkstens vēl rāda, ka pirmais puslaiks nav jānoslēdz, ka vēl ir jāspēlē. Un redzēsim, Andoras grupu cīņa. Bumbu grupu cīņā ievadīs Andoras izlase. Pašā laukuma vidū Latvijas izlase, protams, centīsies pārstumt. Cīņa nav stabila. 9. numurs saspēles vadītājs nevar ievadīt bumbu grupu cīņā. Tiesnesis arī nedeva viņam tādu norādījumu, jo cīņa nenostabilizējās. Vēl viens mēģinājums Andorai. Šodien daudz korekcijas grupu cīņā. Spēles tiesnesis pieprasa no spēlētājiem, daudz ko viņiem skaidro. Spēlē kopumā ir daudz dažādu paužu. Labs spiediens, bumba pamet grupu cīņu. Diezgan neveiksmīgi piespēle, bet Andoras spēlēs to tver. Svece, kas lido pa taisno autā. Kas nozīmē, ka iniciatīva pāriet Latvijas izlases rīcībā, bet ar to tad arī pirmais puslaiks nešķiet vēl nav noslēdzies. Spēlētāji nepamet lauku. Izspēle vēl tiek piešķirta. Iemetīsim bumbu autā. Antons ar bumbu. Mēs varētu beidzot tikt pie vienas auta bumbas. Tas mums ļoti palīdzētu pārliecībai. Jā, neraksturīgi Latvijas izlasē. Mēs šodien ļoti izšķērdīgi esam autā. Tiesa arī pret Lietuvu mums bija tādas pašas problēmas. Silvoniks arī bumbu notver. Oseletko to paceļ no zemes. Tur viņi tver uzreiz 2 spēlētāji, bet Latvijas izlase ir klāt un noformē raku un veidojam sev uzbrukumu. Valters Raņķis sit ar kāju, Sveci. Vigo Valdovs ar Dāvi Gauji gatavo pacīnīties pa bumbu. Ainārs Bērziņš. Tikmēr redzam atkal provokācijas un asumi. Atkal. Tiklīdz mums izveidojās kāds labs spiediens, tā Andora provocē pietur spēlētājs uz zemes, kāpju virsū ar elkoni un tā tālāk. Nu, pozitīvi, ka šoreiz izskatās būs bez sakām vismaz mūsu komandai. Redzam, ka atkal pasaukts ir Māris Streikišs kopā ar kapteini Viktoru Silvoniku. Cīmredzot, Māris atkal bija nonācis epicentrā. Tur arī Andoras spēlētāji. Jāsaka, ka pat provokācijas Andora veids visai gudri, jo viņi zina. Streikišam jau viena zeltnā kartīte ir, jā, protams. Tieši tā. Es nezinu, ko Māris tādu izpelnījies, ka viņš ir šodien izvēlēts pupurjāru Andoras provokācijām, bet... Viņš norēģēja uz pirmajām. Jā. Un tāpēc arī uz viņu tiek turpināts izdarīt spiedienu. Grupu cīņa par labu Latvijai, laukuma centrā, bet mūsu pusē. Tiesnesis vēl joprojām turpina spēli. Jā, ir bijuši diezgan daudz dažādas pauzes, jau daudzkārt pieminēto provokāciju dēļ, un arī spēlētājiem tiks sniegt medicīniskā palīdzība. Tāpēc arī pirmais puslaiks vēl turpinās, un ja vēl pieskaitam to garo pauzi spēles sākumā, kuras dēļ spēles sākums faktiski tika atlikts, tad šis pirmais puslaiks bija bijis varan ilgs un garš.
Norberts Bekmans raida bumbu grupu cīņā. Tur mēs šodien spēlējam stabili. Bekmans arī no Bērziņa saņem. Plaši spēlējam. Gauja, agresīvi iesitās līnijā. Viņš jau ir zemē, viņu bija jāatbrīvo pretinieku spēlētājiem, taču Mārtiņš Bokišs tver bumbas, sit ar kāju, dziļi laukumā. Tur gan nevaram izdarīt spiedienu, bet netver bumbu uzreiz Andors spēlētājs. Viņš viltīgi izvēlās. Jā, lai bumbu izlido autā. Nu, ļoti veiksmīgs iznākums Andorai. Andorai šobrīd pat varētu teikt, ka veicās šādās epizodēs. Tā tiešām varētu teikt. Tiesnesis joprojām turpina spēli, grupu cīņa par labu Andorai. Grupu cīņas, es nezinu, nav mums, protams, precīzi statistikas, nav uzskaitīta, bet ir šodien bijuši ārkārtīgi daudz grupu cīņas. Vispār spēles smaguma centrs galvenokārt ir bijis laukuma vidus zonā. Maz ir bijuši tādi uzbrukumi, kur tiek iesaistīti abu komandu ātrie vēja spēlētāji. Ļoti liels slodzi uz uzbrucējiem, un man šķiet, ka tas ir par labu Latvijas izlasē, jo mums uzbrucēja līnija vismaz rādās, ka ir pārāk. Tikmēr sācies arī diezgan nepatīkams lietas, kas pavada pirmā puslaika izskaņa. Kā jau minēju, pārraides sākumā, tad laiks mums šodien ir ļoti nepastāvīgs un galīgi neizskatās pēc 2. maija šeit Rīgā, Daugavas stadionā. Taču regbijs tāpēc ir regbijs, ka tiek spēlēts jebkuros laikapstākļos. Arī atceramies, Latvijas izlase spēlējusi savas spēles Rīgā diezgan biezā sniega kārtā. Atkal ja pauze. Spēles komisārs uzskata, ka tāda laika apstākļi neapdraud spēlētāju drošību, tad spēle var notikt. Regbijā spēle netiek apturēta praktiski nekādos laika apstākļos. Varbūt vienīgi zemestrīce varētu būt pa iemeslu, bet arī jāskatās, cik spēcīgi, protams. Nē, es zinu, ka tika pārtraukti. Mēs bijām klāt brīdī, kad Latvijas olimpiādē regbija 7 turnīrā pārtrauc uz laiku turnīru, bet ne spēles laikā. Spēlē beidzoties. Jo bija pērkoņa negaiss un faktiski nebija iespējams redzēt tālāk par 1-2 metriem. Un tiesnesim ļoti grūti tiesāt tādā situācijā. Jā, spēlētājiem arī grūti spēlēt. Piespēles izlaižot vienu spēlētāju kļūst neiespējams. Bumba nav redzama. Pirmā šis regbija maratons turpinās un pirmais puslaiks vēl joprojām nav beidzies. Redzam, būs atkal kārtējā grupu cīņa. Šoreiz Andora ievadīs bumbu spēlē. Un atkal grupu cīņa diezgan tālu no abiem ieskaitas laukumiem, tātad diezgan neitrāli. Un paskatīsimies, kā Andora ir plānojis izspēlēt. Izdaram spiedienu. Izdodās nobremzēt Andoras uzbrukumu Latvijas izlasē. Mārtiņam Bērziņam tiek piešķirts sods. Un atkal mēs redzam, ka tiesnesis tiesā kā spēlētāju krišanu rakā, lai gan patiesībā viņš nospēlēja bumbā. Labi, Kristap, mēs neesam objektīvi, bet tiešām ir pa ko diskutēt. Es zinu, ka Bērziņam pie šī elementa ir jāpiestrādā savu ķermeņa pozīcijas ziņā, tāpēc, ka viņš ir spējīgs piecelties no tās pozīcijas, taču tiesneši tam nenotic. Viņam jārada ticamāks šis elements. To pēc spēles 3. puslaikā toreiz stāstīt spēles tiesnesim Sergejam Poplavskim. Protams, ja viņš šo epizodu atcerēsies. Katrā ziņā atkal soda sitiens. Šoreiz diezgan tālu no vārtiem, bet labā pozīcijā, gandrīz tieši pretī vārtiem. Andoras Valsts vienība mēģinās pievienot vēl 3 punktus savam kontam. Aināram Bērziņam ir plecs savainojums. Viņam jau klāt ir dakters. Cerams, ka puslaikā, visticamāk pēc šīs epizodes arī iestāsies spēles puslaiks, ka izdosies sadakterēt. Redzams, soda sitiens nav precīzs un līdz ar to tiesnesis arī beidzot signalizēja, ka pirmais puslaiks ir noslēdzies. Tātad atgriežamies pēc rezultāts, 10 minūtēm. Jā, rezultāts 5-11 par labu Andoru. Atgriežamies pēc īsa brīža. King of Kings! Labākie cīkstoņi no visas pasaules satiksies vienā ringā 22. maijā 19:00 Arēnā Rīgā. Detalizēta informācija KOKfights.lv.
Golf Kings. Labākie cīkstoņi no visas pasaules satiksies vienā ringā 22. maijā 19:00 Arēnā Rīgā. Detalizēta informācija KOKfights.lv. Ridlijs Skots piedāvā Toms Hārdijs spriedzes trilerī par neatklātām Staļina laika slepkavībām. Bērns numur 44. My friend's son was murdered too. Kino no 24. aprīļa.
Esam atpakaļ pēc pārtraukuma Latvijas Andoras spēlē. Eiropas nācija kausa izcīņa 2B divīzija. Pēc pirmā puslaika vadībā mūsu viesi šīs dienas Andoras Valstsvienība. Rezultāts 5-11. Regbijā tas nav nekas ārkārtīgi apjomīgs. Līdz ar to Latvijas izlasē ir visas iespējas otrajā puslaikā rezultāti gan izlīdzināt, gan pārņemt vadību. Redzam, gan kā Andoras spēlētāji mazliet iemēģinājuši laukumu, atkal dodas atpakaļ, bet pirmais puslaiks, kur katru brīdi sāksies tik un tā. Tikmēr, kamēr komandas vēl nav laukumā, varam mazliet pastāstīt vēl šo to par mūsu šīs dienas pretinieku Andoras regbija izlases un vispār Andoras regbija vēsturi un izcelšanās vēsturi. Tātad, kā jau minēju, Andorā regbiju pazīst kopš 60. gadu sākuma, kad to ieveda studenti, kas to bija, šo spēli bija apguvuši gan Francijas, gan Spānijas universitātēs. Un vispār kopumā tieši studenti arī ir galvenie stūrakmeņi bijuši un vēl joprojām ir Andoras regbijam tā attīstībai, jo Andora ir maza valsts un lielākā daļa vidusskolas absolventi izvēlās studiju gaitas uzsākt vai Francijas universitātēs vai Spānijā. Un tur jau regbijs un regbija vēriens ir pavisam citā līmenī, kā rezultātā šie spēlētāji ieguvuši izglītību, ieguvuši arī labu regbija izglītību, labu regbija prasmi un praksi, atgriežas atpakaļ savā dzimtenē un tur ceļ šīs spēles līmeni pašmāju mērogā. Jāatzīmē, ka nacionālais čempionāts Andorai kā tāds savs īsti nav. Ir vien dažas komandas, kas piedalās. Savulaik 90. gadu beigās bija interesants precedents. 97. gadā nacionālajam čempionātam pieteicās arī komanda, ko izveidojuši bija slēpošanas instruktori. Turklāt slēpošanas instruktori, kas Andorā ieradušies un strādā no citām valstīm. Kā zināms, Andorā kalnu trūkumu galīgi nav jāsūdzās, un slēpošanas instruktors tā ir viena no tādām top profesijām. Un līdz ar to šie internacionālie papildu spēki Andoras regbijam savulaik pat bija izveidojuši savu komandu un startē nacionālajā čempionātā. Kopumā Andorā ir arī, kā zināms, ļoti zem nodokļi, un arī tas piesaist ļoti daudz iebraucējus, kas šo valstu uzskata par tādu kā savu veidu nodokļu paradīzi. Un starp viņiem, protams, arī spēlētāji, regbija spēlētāji, sportisti, kas arī var dot savu pienesumu Andoras regbijam, un tā šos vairāk jau kā 50 gadus arī Andoras regbijs ir attīstījies dažādu veiksmīgu apstākļu sakritību un dažādu blakus parādību rezultātā. Otrais puslaiks sāks ar Vigo Valdavu sākums sitienu. Andoras Valstsvienība to ķer, bet izdaram labu spiedienu uz bumbu. Un Andoras izlase tur šeit ies prom neizvēlas sitienu kāju. Pagaidām mēģina turēt bumbu rokās un tā iegūt dažus metrus. Bet vēl joprojām spēle norit viņu laukuma pusē. Un šāda gaita ir, protams, izdevīga Latvijas izlasē. Redzam, labi tvērienā spēlē Latvijas izlases spēlētāji. Neļaujam Andoras Valstsvienībai brīvi iesākt viņu uzbrukumu. Viņi gan arī pagaidām cenšas spēlēt ar cīņas spēlētājiem. Gan izspēle sitienam ar kāju, bet tur bumbi slidena un neizdodas to uzreiz uztvert Andoras izlases spēlētājiem. Beigās viņam tāpat izdodās bumbu raidīt mūsu laukuma pusē. Tur mēs veidojam uzbrukam Bokišs sitiens ar kāju. Un bumba pamet laukumu. Redzam, Bokišs turpina daudz sista kāju, ko viņš darīja arī pirmajā puslaikā. Un, protams, ka viņa pozīcijas spēlētājiem pēdējā aizsarga pozīcijā, tā saucamajam 15. numuram, tas arī ir jādara. Un Mārtiņš pagaidām šajā elementā ir visnotaļ veiksmīgs šodien. Atbildīgi sānaut izspēle Andoras Valstsvienībai. Redzējām, ka pirmajā puslaikā viņi dominēja autos. Latvijas izlasē bija problēmas gan savu sauc vinnēt, gan nosargāt Andoras izlases sauc. Tagad gribējām ātri izspēlēt, bet tiesneši to neļauj mums darīt.
pats otrā puslaika sākums. Atkal bija puslaika beigās, pirmā puslaika beigās un pārtraukumā mūs apmeklējis Maija Lietutiņš, un tas pagaidām galīgi nav patīkams un pateicīgs tiem, kas spēli vēro klātienē, arī tiem, kas komentē. Bet, nu, regbijs ir regbijs, un to spēlē, kā jau minējām, visos laikapstākļos. Gluži tāpat kā golf. Ja nemaldos. Arī golfam ir tādi noteikumi. Nu, futbola arī. Šie būtu baigi stulbi tos saukt par pļaus sporta veidiem, bet sporta veidi, kas tiek spēlēt uz zāliem, ar to izceļās. Labi grupu cīņā spēlē Latvijas izlase, Valters Raņķis ar bumbu. Ļoti labi piespēlēja Vigo Valdavam. Šī Livonijas saikne labi šodien strādā. Latvijas izlase var turpināt uzbrukumu Bekmans Raņķim. Raņķis tālāk un izkrīt bumbu Mārtiņam Bērziņam. Bumba tiešām ir ļoti mitra, laukums ir mitrs, un šādas epizodes mēs gan daudz redzējām pirmajā puslaikā, un tagad redzam arī otrā puslaika sākumā, un visticamāk jau, ka redzēsim arī turpmāk. Tāda ir šīs dienas spēles iezīme. Atkal grupu cīņa, un grupu cīņas ir bijušas ārkārtīgi daudz, ļoti liels slodz uz uzbrucējiem abu komandu, šiem 8 spēlētājiem, kas grupu cīņā stumj. Tie ir augumā ražanākie vīri abās komandās. Tagad grupu cīņā. Redzams, ka Latvijai ir iniciatīva, bet Andora tomēr veiksmīgi dabū bumbu ārā, sāk savu uzbrukumu. 8. numurs veiksmīgi izraujās no pirmā tvēriena. Bumbu nospēlē plaši. Vigo Valdavs oportunistiski izvēlējās pozīciju laukumā, un tas neatmaksājās. Zaudējām tuvu pie 20 metriem šajā uzbrukumā. Daudz teritorijas zaudējām. Andora krietni pavirzīsies uz priekšu, nu jau ir mūsu laukuma pusē. Nu, paskatīsimies, kā ar ātriem spēlētājiem viņiem izveidosies uzbrukums. Pagaidām neļaujam ieskrieties viņiem. Labi tvērienā spēlē Dāvis Gauja, bet Andora turpina uzbrukt neveiksmīgi. Piespēl bumbu, pamet laukumu, un Andoras uzbrukums. Diezgan retais uzbrukums ar aizsargiem, ar tā saucamajiem vējeru spēlētājiem, cieši atkal neveiksmi. Redzam, spēlētāju maiņa Latvijas izlasē būs. Laukumā ar 19. numuru. Gatavs doties. Mūsu komandas spēlētājs, pirmās līnijas spēlētājs Sandrs Jauntēvs. Pārtraukumā satiku Māri Šmitu, leģendāro Māri Šmitu. Tikmēr aplausu pavadībā laukumu pamet Gunts Cirša, viņam šis mačs ir beidzies. Jā, un Māris savukārt teica nodot skatītājiem, ka šo spēli noteikti uzvarēsim. Protams, atkal autā ne tā veiksmīgākā izspēle, bet bumbu par laimi saglabājuma. Antons Usiletko labi sāk uzbrukumu. Tur augsts tvēriens arī manā skatījumā bija. Tiesnesis arī dod priekšrocību, spēles priekšu, bet bumba paliks Latvijas izlasē. Par sodu. Tātad redzējām, Antons Oseletko tika tverts augstu. Tas augstu regbēts nozīmē galvas kakla rajonā, ko nedrīkst. Bet kontroli pār bumbu saglabāja Latvijas izlase, tāpēc tiesnesis uzreiz sodu nepiešķīra. Viņš signalizēja, ka mums ir priekšrocība. Un tā, ka mēs kontroli pār bumbu zaudējām, tad tiesnesis atgriez sodu. Un tagad Valters Raņķis spēlē caur autu. Diezgan, teiksim tā, pragmatisks sitiens Raņķa izpildījumā. Viņš neriskēja, varbūt neieguva ārkārtīgi daudz laukuma teritorijas, bet vismaz izsit bumbu autā. Tas arī nav maz svarīgi, un šādā spēlē pie šādiem laikapstākļiem tomēr reizēm ir vēlams nospēlēt pragmatiskāk nekā varbūt to darīt saulainā laikā. Atkal auts mūsu šīs dienas Ahilei papēdz, Antons Usiletko. Šoreiz labi izspēlē Emils Balods gaisā spēlē pārliecinoši. Usiletko ar bumbu, turpina molā, kustību uz priekšu. Viņam klāt jau ir Andoras spēlētājs. Usiletko noiet zemē, veidojās raka situācija. Andoriešiem jāpamet. Valters Emilam Cēburam. Emilam izdodas brīnumainā kārtā saglabāt bumbu šādos apstākļos. Tāda bumba bija. Turpinām uzbrukumu, Raņķis ar piespēli atrod Zalcmans. Zalcmans uzņem ātrumu, atrod Bokišu. Mārtiņš Bokišs iegūst diezgan daudz laukuma teritorijas. Jānoformē raksts, tas izdodas. Turpinām uzbrukumu, Balodim izkrīt bumba. Priekšrocība par labu Andorai, bet būs grupciņas priekšrocība. Tiesnesis vēl joprojām uztur priekšrocību. Andora izspēlē no raka. Dod bumbu tālāk. Emils Balodis tvērienā noslēdz bumbu.
Tiesnesis uzskata, ka Andora vairs bumbu nevarēs izmantot un atgriež priekšrocību uz grupu cīņu par labu Andorai. Daudz grupu cīņu esam to vairāk kārt teikuši un turpināsim uzsvērt. Daudz grupu cīņu šodien, liels slodzi uz uzbrucējiem. Gunts Cirši jau mūsu komandas pieredzējušākais vīrs, 42 gadu tomēr. Gunts Cirši jau nomainīja pašā puslaika sākumā. Redzējām, nāca no laukuma viņš nost un bija diezgan neapmierināts ar šādu komandas treneru štābu izvēli. Nu, tas ir tā laba zīme, ja spēlētājs grib spēlēt. Tā ir laba zīme. Bet nu, Guntim šī spēle gan ir beigusies. Viņu iet ar svaigiem spēkiem laukumā cits ļoti pieredzējis spēlētājs Sandrs Jauntās. Joprojām saglabājam spiedienu grupu cīņā. Bumbu ceļa 8. numurs iet caur 9, kas ir pārsvarā gadījumos taktiski neraksturīgi. Spēlētājs gribētu izvēlēties tvērienā Mārtiņš Bērziņš. Pirmajā reizē neizdodās tvert, otrajā izdodās. Sandrs Jauntājs izdara spiedienu no rāka, arī tas izdodās. Tālāk tvēriens Antonam Oselētko. Un šeit izdodās tik caur uzbrukumu aizsardzības līnijai, bet Emīls Balodis šo uzbrukumu šīs liesmas apdzēš vismaz to sākumā, bet Andora saglabā kontroli pār bumbu un Pie tā turpina daudz uzbrukumu. gauja. Andorai kustību uz priekšu, formē rāku. Mums ir jāatkāpjās aiz pēdējām kājām. Nu, Andora izvēlās spēlēt ar kāju. Matīs Zaltsmanis palaiž bumbu autā un pareizi vien dara. Tikmēr atkal tiek sniegt palīdzību medicīniskā jau vairākiem spēlētājiem, gan mūsu, gan Andoras komandas rindās. Mūsu rindās ir Ainārs Bērziņš tālāk, un šeit tuvāk jau redzam, ka Viktors Silvoniks ir sagurs, tiek gatavot maiņa. Vēl viens Ovāla kluba pārstāvis dosies laukumā uz 3. līniju. Andrejs Borisovs, visticamāk. Jā. Laukumā ar 20. numuru. Tātad Andrejs Borisovs, viņš nomaina Aināru Bērziņu. Es saprotu, ka šī ir maiņa uz asinīm. Un Ainārs atgriezīsies laukumā, visticamāk. Nu, cerams, maiņu gatavojās arī Artūrs Kīsle. Jā, numur 20 Borisovs dodas laukumā un numur 22 Artūrs Kīsle arī dodas laukumā. Un viņš nomainīs mūsu Latvijas izlases kapteini Viktoru Silvoniku. Par kapteini laukumā šobrīd vēl Redzam, ir nesaprašanās. Silvoniks gatavs bija atstāt laukumu, tiesneši viņam šo atļauju nav devuši vēl līdz šim. Kīsli mīdās pie sāna līnijas un arī vēl nevar doties laukumā. Nu, tagad tāda pauze. Mača galvenais arbitrs. Nu, beidzot atļauj izdarīt maiņu. Mūsu kapteinim Viktoram Silvonikam spēle beigusies. Viņš ar sāpju grimas pamet laukumu. Izskatās, ka savainots ir plecs. Laukumā Livonijas spēlētājs Artūrs Kīsli. Viņam šī ir otrā spēle Latvijas valsts vienībā. tiesnesis, nezinu, kāpēc neļauj pievienoties auta izspēlē Artūram. Artūrs ir ļoti svarīgs autā. Artūra viens no spēcīgākajiem elementiem ir spēle autā un ar bumbu no gaisa. Tad, ja pretinieks spēr ar kāju, tad Artūrs ir ļoti labs zem šīs bumbas, tverot to gaisā, pašā gadījumos arī palicoties ļoti labi. Respektīvi augstas bumbas, viņam ar basketbolu Rūdījumu, jā. Jā, tieši tā. Padodās. Nu, Latvija veidos uzbrukumu, mēs esam savā laukuma pusē. Raņķis ar kāju, uzkarina tādu sveci. Emīls Cēburs pie bumbas, bet neizdodās to tvert gaisā. Andorai uzbrukums, bet Borisovs labi iesaistās spēlē ar tvērienu, neļauj. Andoras valsts cienībai iesāk ko nopietni. Artūram Kīslēm arī tvēriens, taču izdodās apturēt spēlētāju, bet neizdodās varbūt tik precīzi, kā gribētos. Andoras spēlētājs spēlē gaisā uz priekšu, bumbu pameta laukumu. Nauds būs Latvijas izlasē. Antons Oselētko ievadīs bumbu spēlē. Diezgan
kutelīga situācija Latvijas izlasē, zinot, kā mums šodien autos ir gājis. Apmēram 10 metrus līdz savam ieskaits laukumam. Bet tiesnesis nokonsultējās, atstāja iespēju izvēlēties, vai mēs vēlamies grupu cīņu vai tur, kur bumba ir pametusi laukumu. Un mēs, protams, izvēlamies grupu cīņu un pareizi vien daram. Jo tur mēs dominējam. Tieši tā. Šobrīd tiesnesim īsti nav skaidrs, kurš ir laukumā komandas kapteinis, tāpēc viņš konsultējās ar saspēles vadītāju Norbertu Bekmani. Un šobrīd Norberts līdz, kur ļoti labs izgājiens Andrejam Borisovam. Jā. Arī Andrejs ir no tiem, kurš ļoti labi ir iesācis šo sezonu ovāla rindās. Teicam, spēlē un ir viens no komandas līderiem, un tāpēc saņēmis arī izsaukums Latvijas izlases Raņķis ar kāju. Caur laukumu, bumba pamet laukumu. Ļoti lēn un nesteidzīgs, labs laukums, bumba ripo ievērojami lēnāk, kā tā ripot pa savus laukumu. Ātru autu Andora neizspēlē, un tagad apmēram tuvu laukumu vidusdaļai atkal autu izspēle. Bumba spēlē ievadīs Andoru. Jāatzīmē, ka Andorai pieredze starptautiskajā apritē ir tomēr jūtama lielākā Latvijas izlasē. Pirmo oficiālo spēli viņa aizvadīja 1987. gadā. Cīnījās pret Luksemburgas valsts vienību, un toreiz Andora arī uzvarēja. Kīslis uzmainīšana laukumā mums ir atmaksājusies. Viņi kopā ar Emilu Balodu viņiem izdevās gaisā nokonkurēt par bumbu, un mēs tikām pie Andoras autu izspēlētās bumbas. Raņķis Cēburam, bumba krīt uz aizmuguru, varam to ņemt Bokišs. Individuāli kontaktā. Nospēlē Emīls Rakā, nosargā. Valters Raņķis. Tiesnesis gan norāda, ka pretinieks ir gājis Raka situācijā no sāna, bet Mārtiņš Bokišs joprojām ir uz zemes. Tad noteikuma pārkāpums Andorai. Bokišs joprojām neceļās. Tagad gan ceļās, un ārstu palīdzība viņam nebūs nepieciešama. Šis gados jaunais spēlētājs, kā zināms, šodien debitē valsts vienībā un aizved labu spēli. Līdz ar to, ka komandas ir apmainījušās ar laukuma pusēm, mums ir zudus vēja priekšrocība. Tagad mēs spēlējam pret vēju, un kā redzējām, tas mums šobrīd atmaksājās. Sitot bumbu autā. Jā, tieši tā. Bumba pameta laukumu ļoti tuvu nozīmētajam sodam. Antons Oseletko ievadīs bumbu spēlē. Kīsli tiek celts autā, turēts. Kīsliem piespēle nesako, jo tiesnesis aptur šo autu izspēli. Tiesnesis vispār nav pie autu izspēles. Jā, jo tiesnesis tur nemaz nav. Viens no Andoras spēlētājiem izskatījās, ka nav spējīgs spēli turpināt. Vismaz tiesnesim tā šķita, un tagad viņi diskutē par to, vai gadījumā nav nepieciešama maiņa. Bet šis spēlētājs, kur numuru neredzam, spēle turpinās. Jā. Nu gan tiesnesis ir pie autu izspēles un dod savu atļauju. Antons Oseletko. Atkal Kīsli tiek celts autā un atkal Andora pārtver bumbu. Tiesa to nenosargā. Noformē Raku Latvijas izlas. Valters ar bumbu, Valters Raņķis atkal kāja diezko tālu nesit, bet var izveidot labs uzbrukums, bet diemžēl neizveidojas gan. Matīsam Zalcmanim neizdevās bumbu tvert, bet, ja būtu izdevies, Matīsam bija mazliet brīvas teritorijas, un tādam ātram spēlētājiem kā viņam reizēm ar to arī pietiek, lai piemānītu savu pretspēlētāju un veikt izrāvienu. Nu, pagaidām ne, un Latvijas izlase šajā spēlē ir gūst tikai vienu piezīmējumu, tāpat arī kā īstenībā pretinieki gūši vienu piezīmējumu. Spēle ir diezgan smagnēja. Kā pie maiņas soliņa sildās Mikus Ozols, iespējams, ka notiks izmaiņas arī Vējerī, jāizsarga pozīcijās. Andoras spēlētājs izvēlās spēlēt uz priekšu, un autā bumba atkal iegūstam no Andoras auta. Es domāju, ka mēs esam iegūši vairāk bumbas no Andoras autiem nekā no savējiem. Jā, tā neesmu skaitījis, bet tā varētu būt. Andora tagad neizmanto to, ka viņam brīvs laukums. Artūrs Kīsli. Arī Kīslim neizdodas iegūt kontroli pār bumbu. Tāds šūpols turpinās arī otrajā puslaikā. Pagaidām augstāk šūpojas Andora un izkrīt bumbu uz priekšu. To fiksē arī spēles tiesnesis un būs kārtējā grupa cīņa pēc kārtējā tehniskā brāķa. Nu, tiek saukts ārsts, jo zemē guļ viens no Latvijas izlases spēlētājiem. Izskatās, ka tas ir saspēles vadītājs Norberts Bekmanis.
Ja nemaldos, es viņu neredzu. Jā, Cik tur laukumā? tas tiešām varētu būt Norberts, mūsu 9. numurs, cīņas pussargs. Un ļoti skarbs varētu būt viņa zaudējums, ņemot vērā, ka viņa pozīcijā mums spēles pieteikumā nemaz otra 9. numura aizstājai nav. Tad varam arī pateikt, kas ir rezervē. Laukumā jau no rezervistiem devušies Sandrs Jauntēvs, Valters Raņķis un Artūrs Kīsla, arī Andrejs Borisovs, vēl uz rezervistu soliņa Jānis Švecs, Elmārs Imbras, tie ir cīņas spēlētāji, Kārlis Garokalns, arī otrā līnija, un Mikus Ozols jau pieminētais, kurš jau aktīvi iesildījās, aizsargs. 9. numura pozīcijā spēlēt var, jā, rāda, kad būs nepieciešama maiņa, spēlētāji rāda, ka būs nepieciešama maiņa. Visticamāk, Mikus Ozols arī dosies laukumā. Nav maiņa, tomēr Bekmans ir gatavs turpināt spēli. Par saspēles vadītājiem var nospēlēt Mārtiņš Bokišs, varbūt pat Dāvis Gauja, lai gan mazāk. No ar savu pieredzi arī Valters Raņķis šajā epizodē varētu uzņemties iniciatīvu un aizlāpīt caurumu, ja tāds rodas, bet pagaidām Bekmans ir gatavs spēli turpināt. Dzirdām Borisovs pie bumbas, Borisovs uzbruk pats, atspēlējās, neizdodas novest piespēli līdz 12. numuram. Līdz Dāvim Gaujam, jā, un kontroli pār bumbu ir ieguvusi Andora, kur pārtvēra piespēli. Borisovs varēja nospēlēt veiksmīgāk. Doma bija labi, šoreiz izpildījums piekliboja, Andora cenšas iegūt teritoriju. Bekmans tomēr piecīs kājās. Un noteikuma pārkāpums Latvijas valsts vienībai. Atkal pa spēli rakā. Tiesnesis soda Latvijas izlases un Andora sitīs bumbautā un spēlēs caur autu. Rezultāts vēl joprojām 5-11, otrajā puslaikā punkti nav gūti. Gribējās teikt, ne tas veiksmīgākais sitiens autā, bet izvērtās pat ļoti veiksmīgs. Ļoti filigrāns sitiens Andoras komandai un būs 5 metrus no ieskaits laukuma Andorai. Sānaut izspēle. Ārkārtīgi bīstama situācija Latvijas izlases aizsardzībai. Jāparāda raksturs un jāatsits arī šajā epizodē. Atgādināsim, ka savu vienīgo piezīmējumu Andoras valsts vienība pirmajā puslaikā gūt tieši pēc šādas 5 metru auta izspēles. Toreiz gan mēs bijām mazākumā. Ļauj minēt, uz kuru otro metīs. Tieši tā. Bet Emīls Balodis lieliski spēlē autā. Labi saglabā bumbu. Kontaktā bumba. 9. nav. Tad jāceļ pašiem. Cīņa. Atkal Emīls Balodis. Viņam pārkāras Dzenis un Antons Osaletko. Vēl viens sitiens ar cīņu. Norberts Bekmans plašs. Raņķis kāja. Kāja. Atkal bumba autā. Pamet laukumu, jā. Labāk tā nekā. Atvirzam pa 11 metriem Andoras izlase no savu ieskaits laukumu, bet briesmas vēl joprojām ir dzīves. Mikus Ozols. Numur 21 Mikus Ozols dodas laukumā, ko viņš nomainīs. Pagaidām liek maiņu pagaidīt. Maiks, bija aprindās sauks par Maiku, jeb Mikus, arī ļoti raujas spēlēt. Tur izkrīt bumbas priekšā Andorai. Tiesnesis dod priekšrocību Latvijas izlasē. Atkal Emīls Balodis pār ar līniju. Bumba izkrīt uz priekšu. Tiesnesis uzskata, ka spēle notikusi uz zemes un meklē kabatā pēc kartiņas. Kartītes, jā, un tomēr jākonsultējās ar Santu tiesnesi. Santu tiesnesis norāda, ka nav bijusi šāda situācija. Un tiesnesis kartīti neparādījis, atgriežās pie konsultācijām. Ļoti neapmierināti ir Andoras izlases treneru korpusu viss pavadošais sastāvs. Apelē pie tiesneša lēmumu un cenšas savu taisnību uzspiest, bet tiesnesis viņas pat nedzird sots par labu Latviju un sākam uzbrukumu. Antons Osaletko plaši uz Dāvi Gauju. Dāvis izvēlās individuāli. Izmet bumbu Raņķim tā izkrīt, bet izkrīt za aizmuguru, varam turpināt spēlēt. Vigo Valdovs juniors ļoti labi individuāli laužās uz priekšu, tiek noformēts rāks. Tiekam pie bumbas, cīņa jau ir gatava. Borisovs, Balodis,
uzskrien. Brīsom izkrīt bumbu, bet Bumba atkal uz tev atpakaļ aizmuļ. varam spēlēt. Nu, To labi, ka savāc tā. Valods. Atkal noformējam raku, iesim plaši. Kārlis Dzenis. Arī nevar tvert bumbu. Nu, šoreiz gan bumba neizkrīt uz aizmuguri. Nu, Mikus Ozols jau kurais piegājiens, lai tiktu laukumā, un šoreiz vēl joprojām viņš laukumā netiek. Spēles komisārs liek pagaidīt. Nu, šodien tās peripētīs ar spēlētāju maiņām arī liek pievērst uzmanību. Redzam, Ainārs Bērziņš arī ir savests kārtībā viņa asiņojušais deguns. Ainārs Bērziņš ir gatavs atgriezties laukumā. Visticamāk, Andrejs Borisovs to arī pametīs. Mikus Ozols laukumā, Vācija pavadījumā. Borisovs laukumu pamet un Karš Ozols nomaina Norbertu Bekmanu tomēr. Jā, Bokišs dodās. Tieši tā, Bokišs dodās uz saspēles vadītāju pozīciju, Valters Raņķis dodās uz aizsargu pozīciju. Un Vigo Valdovs ieņems saspēles vadītāju 10. numuru pozīciju, Mikus Ozols savā ierastajā 12. pozīcijā. centra. Viņa numurs arī ir Spēlētāji. 12, tikai uz otru pusi, 21. Centra spēlētāju pozīcijā Mikus. Redzēsim, ko šis Sigulds. Regbija audzēknis, nē, bet Brīvais sitiens Andoras spēlētājiem. izkrīt bumba Andoras komandai. Bokišs, Sākam uzbrukumu. Gauja. Gauja. Gauja individuāli. Nospēlē ļoti agresīvi. Labi, agresīvi Individuāli iet uz laužās, priekšu. viņam klāt Gauja Mārtiņš nevar viņu Bērziņš. tur apturēt. Streikišs prasa bumbu. Tā tiek pārmesta pāri Streikišam, bet bumbu saglabājam. Esaletko paši, cīņas spēlētāji paši. Nedaudz varbūt sasteigti, jānomierina spēles temps būt. Bokišs atkal tiek pie bumbas. Vigo Valdovam junioram. Juniors spēlēs ar kāju. Plaši. Plašs un labs sitiens ar kāju Vigo izpildījumā. Beidzot mums aiziet spēle kāju. Atkal ceļ bumba atpakaļ, taču zem tās jau ir Dzenis un Dzenis Zalcmans. nenoķer, bet Zalcmans ir savā vietā un bumbu noķer tur viņu tālu atpakaļ atspiež Andoru. Bet mēs noformējam raku Noformē raku. Bokišs Raņķim, Raņķis ar kāju uz brīvo laukumu. un izsit bumbu autā. Izsit bumbu autā, taču tiesnesim vēl būtu jākonsultējās, vai gadījumā Latvijas spēlētāji, Latvijas izlases spēlētāji neienes bumbu 22 metru zonā, kas nozīmē, ka bumbu šķērsojusi autu jau iepriekš. Nu, auts būtu jānozīmē tātad no sitiena vietas. Bet konsultācijas nenotiek, tiek uzskatīts, ka viss ir pareizi. Otrajā puslaikā vēl joprojām punkti nav gūti. Rezultāts 5-11 spēlēts. Vēl viņa maiņa. Jānis Šveids dodas laukumā. Un atkal liek viņam pagaidīt. Dzenis mainās. Laukumā Šveids, svaigiem spēkiem. LMT Eži komandas pirmās līnijas spēlētājs Jānis Šveids nomainīja miesnieku Kārli Dzeni. Mols saglabā savu kustības priekšu. Tiesnesis rāda, ka Arturs Kīsli tomēr ir sagāzis Molu, lai gan viņš bija klāt pirmais un darīja to momentāni. Tas no auta izspēles parasti netiek sodīts. Nu, aktīvi tur apelēja Andoras izlases un savu panāca. Piešķirts noteikumu pārkāpums Latvijai. Atkal caur autu spēlēs Andoru. Un atkal īstenībā ļoti labs viens ar kāju. Labi šādās situācijās spēlē Andoras valsts vienība. Nu, jāatzīmē, ka Vējš šobrīd spēlē viņiem par labu. Vējš ir no viņiem no mugurpuses. Ir daudz vieglāk spēlēt ar kāju, pavējam. Un atkal Latvijas izlases aizsardzībai krietni nāksies iespringt, lai atsistos arī šajā epizodē. Nu, otrajā puslaikā mums vispār galvenokārt ir nācies spēlēt aizsardzībā. Kīsli ļoti labi nolasīja, kur būs auts. Andora veido uzbrukumu ar ātriem spēlētājiem, bet izkrīt bumbu uz priekšu. Mikus Ozols piespēlē Raņķim. Zalcmans ir daudz brīvas teritorijas, vai izdosies aizmukt? Neizdodas. Bērķņam, bet Zalcmans atkal ar bumbu. Andoras spēlētājs neļauj ātri bumbas izspēli. Vigo Valdovs, Streikišs, Valodis. Tiesnesis rāda, ka bumba kritus uz aizmuguri. Valodis turpina spēli, raka situācija.
Valdovs juniors. Pats. Valteram Raņķim tur var izveidoties labs uzbrukums. Raņķis un Zalcmanis. Zalcmanim bomba izkrīt uz priekšu. Tur varēja būt ļoti, ļoti bīstams uzbrukums. Bija jau principā bīstams uzbrukums, varēja būt ļoti mums veiksmīgs noslēgums, taču slapjais laukums, slapjā bumba šoreiz nebija mūsu sabiedrotie. Un pēc Valtera Raņķa piespēles Matīsam Zalcmanim bumbu neizdodas, diemžēl, noķert, un grupu cīņa būs Andors komandai. Nu, tagad ārkārtīgi svarīgi būtu šo kļūdu labot un censties pārstumt cīņu, lai atkal varētu izveidot savu uzbrukumu, jo cīņa šoreiz ir diezgan tuvu Andoras ieskaits laukumam, tik tuvu otrajā puslaikā mēs tam tā lāga arī neesam bijuši, un ja mums izdodas iegūt kontroli pār bumbu, visas iespējas izveidot vēl vienu labu uzbrukumu. Un tāda mums otrajā puslaikā tikpat kā nav bijuši. Spēle vispār ir ļoti smagnēja, un ja tā jādomā, tad nevienai un arī nevienai no komandām nav bijuši tāds ārkārtīgi spilgts iespējas gūt piezemējums. Arī sodsitieni nav izpildīti otrajā puslaikā. Kā jau teicu, rezultāts nav mainījies. Jā, žēl, ka Valteram līdzi nepaspēja uz tā saucamo iekšējo malu neviens no spēlētājiem, neatstāja viņam opcijas. Viņam bija jāspēlē uz Matīsu un jācer, ka Matīs varēs atstāt bumbu viņam. Bet savukārt tādā ātrumā Matīs nebija gatavs uzņemt šo bumbu precīzi. Brīvais sitiens, jo mūsu grupu cīņa nav nostabilizējusies, bet ir uzstūmus bez bumbas. Tāpēc tiek nozīmēts brīvais sitiens, un Andora, protams, izvēlēsies viņus iztautāt, taču bumba nebūs viņu. Šis spēlē brīvsitienu un situ autā. Bumba pamet laukumu, līnijtiesnesis Renārs Rēnīgs nozīmē autu par labu Latvijai. Kamēr pauzes kopumā par šodien redzēto gribētu uzteikt Valteru Raņķi, pēdējā laikā varbūt diezgan pretrunīgi vērtēts spēlētājs, bet šodien viņa iesaistīšanās, nākot laukumā uz maiņu, ir jūtam uzlabojusi Latvijas izlases sniegumu uzbrukumā. Viņš ir aktīvs. Viens no galvenajiem spēles veidotājiem, kāds jau viņš arī izlasē ilgus gadus ir bijis. Šodien tiešām Valters ir līmenī. No aizsargu pozīcijas spēlētājiem visi Livonijas tripleti šoreiz ir ļoti veiksmīgi nospēlējuši. Gan strādājot tripletā, gan tandēmā dažādās situācijās. Prieks redzēt, ka mēs cenšamies uzturēt dinamisku spēli, taču... Atkal autā zaudējam savu bumbu, atkal Andora spēlē veiksmīgāk, nolas mūsu darbības un iegūst kontroli pār bumbu, veido uzbrukumu ar uzbrucējiem, bet nu tur Latvijas izlases aizsardzības sienu sagaida Andoras komanda. Labi īstenībā spēlē aizsardzībā šodien abas komandas, to starp Latvijas izlases, taču mums ir jādomā arī, kā gūt punktus, un pagaidām punktu gūšana galīgi nevedz. Andora mēģina noformēt molu. Mārtiņš Bērziņš mēģina apturēt. Tā dara arī vispārējie Latvijas izlases cīņas spēlētāji. Atkal kaut kāda asuma uz zemes. Un tiek piešķirts Latvijas izlasē noteikumu pārkāpums par spēlētāju neatlaišanu. Jā, tad pēc tvēriena spēlētājs ir jāatbrīvo. Nu, šoreiz tiesnesis saskatīja, ka mēs neesam šo regbija noteikumu punktu izpildījuši. Un mums tiek piešķirts par to sods. Visticamāk, ka Andora atkal spēlēs caur autu, neizšķirsies par sitienu pa vārtiem. Rezultāts vēl joprojām viņiem labvēlīgs, 11-5 no viņu pozīcijām raugoties, taču savā ziņā tā ir tāda staigāšana pa šauru laipu, jo ar vienu piezemējumu un precīzi realizācijas sitienu Latvijas izlase var pārņemt vadību. Esam turpat rokas stiepienu attālumā, pagaidām gan neizdodas to roku aizstiept tik tālu, lai varētu ieķerties šajā spēlē. Bet laiks vēl ir. Vairāk gan tas nepaliek, bet jāspēlē vairāk kā 10 minūtes. Ir noteikti pēc tiesneša ieskatiem. Tā kā gana daudz laika rezultīvām darbībām. Ir radušās kaut kādas nesaprašanās par Andoras izdarītajām maiņām. Šobrīd laukumā notiek konsultācijas. Izskatījās, ka tiesnesis meklē kādu numuru, kurš ir pametis laukumu. Tiesnesis par
pārāk liela konsultēšanos ar viņu 5. numuram Andoras sastāvā norāda, ka viņam ir 10 minūtes jādodas atpūsties. Tas ir Žons Fitē. Sots par labu Latvijai, iegūstam priekšrocību. Tātad zeltainā kartīte. Sots, kā tiesnesis norādīja, par tīšu atklātu sitienu. Spēlējam ar rokām savā laukuma pusē, neesam pārliecināti par autu izspēlēm. Vigo Valdovs juniors, Dāvis Gauja. Dāvis Gauja dodās viņam saglabāt bumbu. Vokišs pie bumbas. Sots par labu Latvijai. Atkal laukuma atgriežas jau nedaudz piemirstie asumi. To arī redzam pēc to, ka uz 10 minūtēm noraidīts ir Fitē par atklātu sitienu. Un, kam tādam iespējams jau bija šādam lēmumam jābūt ātrāk. Bet, vismaz dzeltenajās kartītēs šodien ir līdzsvars. Katrai komandai pa vienai. Valters Raņs pie bumbas raidīs to autā. Valters ar kāju. Jācer, ka mums izdosies līdzsvarot. Neizdodas laukumā, Valteram. taču Emīls Cēburs uzreiz ir klāt. Klāt tur ir pie arī Emīls Balodis. Pavisam tuvu sāna līnijai bija šī epizode, bet Andora izdod to atvirzīt vairāk uz laukumu vidu. Tiesnesis Turpinās atkal asumi, provokācijas. Tur Mikus Ozols diezgan rezervēti iesaistās. Un ļoti pareizi dara. Tagad gan spēles groži tiek izlaisti no rokām, kārtīgi saķeršanās abu komandu izpildījumā, bet latvieši saglabā vēsu prātu, ar atklātiem sitieniem neatbild un pavisam noteikti paliks vairākumā. Redzam, Mikus Ozols tikai pasmaida par Andoras mēģinājumiem viņu fiziski ietekmēt. Teiksim tā, neatrada tur mēs pienācīgu redzējām epizodi, pretinieku. kur tiesnesis ir iezīmējis Artūru Kīsli, jo viņš uzskata, ka viņa iešana pāri par rāku bija bīstama. Artūrs diezgan agresīvi, ar galvu pagrūda pretinieku spēlētāju, taču jāatzīmē, ka pirms tam vairāk kārt ar pļaukām mēģināja Artūru izprovocēt uz jebkādu darbību. Andoras spēlētāji tiešām provokācijas šodien ir bijušas daudz, un tās ir bijušas galvenokārt no vienas komandas puses. Mēs zaudējam vienu vērtīgu spēlētāju autoizspēlē. Redzam, komandas kapteiņa pienākums tagad pilda Ainārs Bērziņš, un tiesnesis arī viņam skaidro lēmumu. Piešķirt viņu klubbiedram Livonijas rindās, Kislem dzelteno kartīti, un, diemžēl, tas, ko es teicu, ka mēs saglabājam vēsu prātu un paliksim vairākumā, mani vārdi apstiprinājumi negūda. Diemžēl Kisle arī uz 10 minūtēm pamet laukumu un varam diezgan droši apgalvot, ka Kislem spēle beigusies, jo laika vairs nav daudz. Soda izspēle atkal ar bumbu autā ar kāju sitīs Andoras valsts vienību. Viss cieņa šai komandai par to, ka viņiem ir tik precīzi izdevies īstenot savu. Bumba pamet laukumu pa Neizdodas to izraidīt autā. Lūk, kāds šūpols turpinās, saķer galvu atsevišķi Andoras izlases spēlētāji. Kontroli pār bumbu atkal atgūst Latvijas izlase. Es pabeigšu savu domu par Andoras veiksmīgi īstenotu taktiku. Andora pavisam noteikti uzspieda savu spēles manieru, kādu viņi vēlējās redzēt, un visas spēles garumā viņi to savu līniju ir ieturējuši veiksmīgi, un arī tāpēc rezultāts uz tablo ir par labu Andorai. Kaut ja jāvērtē ir šo komandu spēku samēru un sniegums laukumā, abas pirmkārt ir vienlīdzīgas, un es pat teiktu, ka latvieši ir individuāli meistarīgāki. Mums nav viena laukuma spēlētāja grupa cīņā. Arī Andorai nav viena spēlētāja. Arī viņiem cīņas spēlētājs tika noraidīts. Un atkal sots noteikumu pārkāpums. Tiesnesis ļauj ļoti, ļoti brutālu spēli. Atklāti sitieni notiek tiesneša acis priekšā. Jāatzīmē, ka mēs parasti cenšamies pārraidēs tiesneša darbības sīk neiztirzēt un arī nekritizēt, bet šodienas mača arbitra no Ukrainas, Sergei Poplavskas sniegums vismaz vedina uz diskusiju par to, kā tad īsti bija vai nebija. Vedina uz diskusiju, kā attiekties pret provokatīvām darbībām, jo regbijs ir kontaktsporta veids, regbijā ir atļauti paņēmieni, kas nav atļauts citos sporta veidos, tātad tvēriens un vēl dažādas citas darbības, bet
regbijs parasti tiek uzskatīts par džentelmenisku sporta veidu un spēlētāji ar cieņu izturās viens pret otru. Tieši tā, un to, ko šodien demonstrē Andoras izlase, to mēs noteikti nekad neredzam augsts līmeņa regbija spēlēs un profesionālā līmenī tikpat kā ne. Un tās pieminētās pļauks un citu veidu provokācijas galīgi nepiestāv regbijam. Diemžēl Andoras izlase šo veidu ir izvēlējusies kā veidu, kā Latvijas izlase uzvarēt, un diemžēl pagaidām viņiem tas dod augus. Jā. Labs mols Andoras izlasē, nu mums ir jānostabilizē spēlē aizsardzībā. Tas izdodas, bet pavisam tuvu ieskaits laukumam Andoras valsts vienību. Andorai izkrīt bumba vairāk kārtas priekš, bet tiesnesis vēl joprojām dod viņiem Priekšrocību, jā. Ar cīņas spēlētājiem cenšas kaut ko izveidot Andoru. Nu redzam, ka mūsu aizsardzība ir tam gatava. Un tagad uz ātriem spēlētājiem pārvirzās uzbrukums. Andora, Valters Raņķis aizsardzībā. Izdara tvērienu. Ļoti labi nospēlē. Tiesnesis atgriež spēli. Nu dzirdam, es nezinu, vai to dzirdēja skatītāji, bet mēs šeit klātienē dzirdējām, cik skaļi noelsās stadions pēc šī tiesneša lēmuma. Andoras valsts vienībai. Tiesnesis uzskata, ka molā Latvijas izlases spēlētājs ir pievienojies no sāna. Un tāpēc piešķīra sodu. Jāatzīst, ka priekšrocības, kam noslēgumā ir paredzētas sods, vienmēr atgriežas līdz sodam. Līdz sodvietai. Jā, līdz sodvietai. Turpretim, ja ir priekšrocība grupu cīņa, tad tiesnesis var izlemt, ka tu šo savu priekšrocību esi izmantojis un priekšrocību noņemt. 80 minūtes tīrajā spēles laikā jau ir aizritējuši. Skaidrs, ka tiesnesim ir savu versiju pa spēles laiku, jo viņam ir precīzs spēles laiks ar visām pauzēm, zinot, kad viņš ir apturējis. Un vēl dažas minūtes mums ir dots, lai šo spēli glābtu. Bet patiesībā Andoras izlase ir ļoti tuvu uzvarai. Labi autā beidzot spēlē Latvijas izlase, iegūst kontroli pār bumbu. Taču bumba izripo no rāka. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu. Atkal pļauka Miku Ozola virzienā, absolūti necienīga rīcība no Andoras valsts vienības. Mikus par to pasmējās, labi, ka tā. Bet, tiešām, tas, ko šodien demonstrē Andoras valsts vienība, nav labais stils un tā nav tāda džentelmeniska rīcība. Mums ievadīsim to caur grupu cīņu. Labi stumjam cīņām, Bērziņš pieceļās ar bumbu. Agresīvi nospēlē, Mārtiņš Bērziņš viņam pāri, Braks tiek nosargāts. Turklāt jau ir arī pārējie izlases spēlētāji. Antons Osaletko. Netiekam pagaidām ārā no savas laukuma puses. Mēs arī nevaram atļauties. Ļoti neveiksmīga epizode. Vigo Valdovs juniors bija izvēlējies uzbrukt, taču nebija nokomunicējis to ar cīņas pussargu Mārtiņu Bokišu. Bokišs ļoti nožēlo šādu epizodu. Brāķu nesaprašanās šajā spēlē ir pār pārēm un ļoti daudz arī Latvijas izlases izpildījumā. Diemžēl. Andoras spēlētājiem sākās krampji kājās. Spēlētāja maiņa. Andoras izlases pastiprina savu grupu cīņu laukumā ar 19. numuru. Dosies Davids Kirikašvili. Nomainīs kādu no viņa grupu cīņas spēlētājiem. Jāatzīmē, ka Andoras valsts vienībai maz šodien ir bijušas maiņas. Viņi pat nav atveduši pilnu pieteikumu. Taču ar to viņiem, kā redzams, acīmredzot pilnīgi pietiek. Maiņa arī Latvijas izlasē. Numurs 17. Valmārs Imbras. Gatavs doties laukumā. Pastiprināt grupu cīņu. Arī pieredzējis spēlētājs. Pārstāv Ovāla komandu. Šogad ir Ovāla kapteins. Vismaz sezonas sākumā. Iepriekšējā spēlē pret Lietuvu devās pamatsastāvā. Šodien viņš nāk uz maiņu, nomaina Antons Osaletko. Antons Osaletko šodien bija pamanāms. Tiesa spēle, tieši izpildot sānautis metiens, varēja būt veiksmīgāk. Tur jāatzīst... Tur viss komanda spēlē, ne tikai Antons, protams. Tieši tā, un tur izvēlēties, uz ko mest, izvēlās principā pati līnija. Tur kāds parasti ir nozīmēts šim darbam. Un jāatzīst, ka Andora ļoti, ļoti veiksmīgi lasīja mūsu kombinācijas autā, kas bija, jāatzīst, diezgan vienkārši. Grupa cīņa Andora. Pavisam tuvies kāds laukumam ar spēku cenšas ienest piezemējumu.
Ja viņiem tas izdosies, tad tas būs pēdējais akords šajā cīņā. Nu, pagaidām ļoti labi turās mūsu aizsardzības līnija. Noteikuma pārkāpums tiek piešķirts Latvijas valsts cienībai, tātad Andora varēs turpināt uzbrukt. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz zemes vai spēle rākā ar rokām, un tas nav atļauts. Andora izvēlas sist pa vārtiem un no izcils pozīcijas. Tie ir gandrīz garantēti 3 punkti, un ja sitiens ir precīzs, tad principā mača liktenis arī tiek izšķirts ar to. Stipri tālāk kā viens realizēts piezemējums. Jo laiks arī, manuprāt, ir ļoti tuvu beigām. Tiesnesis arī skatās pulksnī. Iespējams, ka laiks pat ir, iespējams, ka spēle pat beigsies ar šo sitienu. To mēs nezinām, to mēs redzēsim. Andoras valsts vienības 14. numurs, pieminētais Juliens Ginesta, gatavojas izpildīt soda sitienu. Šodien viņš ir bijis precīzs vairāk kārt. Ārkārtīgi neprecīzs sitiens, Ginests izpildījumā. 22 metru izspēle. Lukāts. Latvija bumba. Laukumās. Spēlē atgriežās laukumā viņu Andoras 5. numurs, kam bija dzeltenā kartīte. Viņš savu sodu ir izciets. Nu, pēc šāda pavērsiena, godīgi sakot, parādās otrā dzīvība Latvijas izlasē šajā spēlē. Un to vajadzētu izmantot pienācīgi. Jo redz, kurš ticēja, ka Andora varētu negūt 3 punktus. Vigo Valdavs, sākums sitiens. Ceļ uz centru, tur Andoras spēlētājs. Izkrīt bumba Andoras spēlētājiem, iegūstam priekšrocību. Pats Vigo Valdavs raujās uz priekšu, izlaužās caur 2 spēlētājiem. Viņu tver. Dzirdam kādu elektrizētu gaisotni stadionā. Latvija, iespējams pēdējais uzsaukums. Ainārs Bērziņš ar spēku laužās uz priekšu. Klāt jau ir pārējai izlases spēlētāji. Latvija ir dabūjusi otro elpu šajā spēlē. Sots ir jāspēlē ar rokām. Mums nav iespēles. Arī spēlēm rokām Raņķis. Atrod Švedu. Jānis Šveds tur augsts tvēriens pret viņu tiesnesis pakrīt un nemaz to neredz. Elmārs Imras pie bumbas. Elmārs izvērās iet pats. Klāt Emīls Balodis. Klāt arī otrās līnijas spēlētājs Streikišs un Sandris Jauntēvs. Turpinām Ainārs uzbrukumu. Bērziņš uzbrukums. Mēs jau esam pārvirzījušies līdz pretinieka 22 metru zonai. Ļoti cerīgs uzbrukums, un izkrīt bumbu uz priekšu Emīlam Balodim. Diemžēl ļoti cerīgs uzbrukums, ar to arī beidzās. Tiesnesis nozīmē cīņu. Spēle vēl nav beigusies, tiesnesis nozīmē cīņu. Ir iespēja. Redzam, Arturs Kīsle tomēr atgriezīsies laukumā, spēle nav beigusies. Laukumā dodās arī Kārlis Garokalns. Kārlis Garokalns ir Kamas, tādu viņa iesauka, un Kīsle arī ir gatavs, būs tulīt izciets 10 minūšu sodu, gatavs atgriezties laukumā, tā kā spēle. Ainārs Bērziņš ir joprojām uz zemes. Un arī Andrejs Borisovs ir kaujas gatavībā, ja nu kas doties Bērziņu vietā laukumā, jau otro reizi šodien. Notikumiem, pavērsieniem, viena bagāta cīņa, emocijām, sakāpinātām emocijām, bagāta cīņa. Katrā varbūt šī nebija tāda regbija paraugstunda, ko mēs šodien redzējām, ja runājam gan par manierēm, gan par spēles kvalitāti, bet ja runājam par spēles scenāriju un saspringto gaisotni, tad mačs ir izdevies. Regbijs sevi prezentē kā vērtības sporta veids. Protams, šajās vērtībās ir cieņa, disciplīna, bet tajās ir arī azarts. Un azarts šodien ir pārpārēm. Azarts ir pārpārēm, visādi notikumi šodien ir Borisovs bijuši dodās daudz. laukumā, Ainārs Bērziņš laukumu pamet jau Otro reizi šodien, jā. Kapteinis. Nē, Ainārs Bērziņš tomēr izvēlās palikt laukumā. Borisovs atgriežās. Nu, redzam, tas arī nav nekas jauns šajā spēlē, ka spēlētāji dodas laukumā, pēc tam tā arī neuznākuši lāga, to pamet. Arī ar spēlētāju maiņām šodien interesanti mums te iet. Tāpat tās Kīsle gaida savu uznācienu, kad tās 10 minūtes viņam būs pagājuši. Nu, jāpārstum šī grupa cīņa, mēs vēl gribam ieķerties spēlē labi, turās pretī Latvijas izlases, bet Andora dabū bumbu ārā no savas grupas cīņas. Andora izvēlās atdot mums bumbu ar kāju, spēlēt dziļi, Matīs Zalsmanis nav izvēlējies pareizo laukuma pozīciju, bumba pamet laukumu. Jā, bumba pamet laukumu, Matīsam neizdevās to tvert.
Auds būs. Labi, Latvijas Tagad izlase. Ainārs Bērziņš izvēlās maiņu, pa laukumā dosies Andrejs Borisovs. Un atkal Tiesnesis Borisovs skatās skrien pulkstenī. atpakaļ. Vispirms viņam jāpieiet pie spēles komisāri. Raimonds Priednieks, certais tiesnesis signalizē tiesnesim galvenajam, ka Laukumā Kīsla var dodas doties Kīsla. laukumā. Kīsla arī beidzot dodas laukumā. Un Andrejs Borisovs, acīm redzot, arī dosies laukumā. Jā, Ainārs Bērziņš, visu cieņu spēlētājiem par viņu mežonīgo pašadevu un cīņas par, bet viņš šo maču vairs nevar, diemžēl, turpināt. Viņa vietā jau otro reizi šajā spēlē iesaistās Andrejs Borisovs. Laukumā šobrīd mēs nezinām, kas ir izlases kapteinis, spēlējušais kapteinis. Nu, tam arī nav liela nozīme šobrīd. Auds, labi nospēlējam, bet Emīls tautā. Balods, jā, bumbu Artūram Kīslim. Kīsli saglabā bumbu, dodās caur rāku situāciju, noformējam rāku. Andors spēlētāji traucē bumbas izvadi. Vigo Valdovs juniors. un piespēlē bumbu Neveiksmīga Andors spēle. regbistam tieši rokās. Viņš jau gaidīja šādu pavērsienu. Andor nesit bumbu, tātad spēles Emīls laiks vēl Balods ir. pašaizliedzīgi metās, spēlētāji kājās, spēlētāji grib uzvarēt, spēlētāji redz, ka viņi to var Dropsitiens, ļoti neveiksmīgs dropsitiens. Mīks Ozols aptur to ar roku, tiesnesis konstatē spēles priekšu. Kā tas arī bija. Tā tas arī tiešām bija. Mikum gan nevar neko pārmest. Bumba vienkārši viņam lidoja virsū, turklāt pat diezgan negaidīt trajektoriju. Latvijai ir nepieciešams saglabāt bumbu spēlē, Latvijai nepieciešams ātri uzsākt un turpināt spēli. Latvija nevar gaidīt. Tikmēr, Kristap, redzam, ka neesam vienīgi komentētāji spēlē, jo Andorai ir savs radiokorespondents līdzi, kurš laukuma malā komentē spēli tiešraidē savai pašmāju publikai. Andora arī šobrīd uzbrūk. Mārtiņš Bērziņš ļoti veiksmīgi. Ļoti labs tvēriens Bērziņa izpildījumā. Nu jāpārstum šeit raks un jāiegūst kontroli, bet nē. Tiesnesis uzskata, ka mēs esam krituši pāri rākam un atkal kārtējo reizi piešķir mums par to sodu. Nu, es pieļauju, ka Andora sitīs pa vārtiem un mēģinās pielikt punktu šai cīņai. Tā tas arī notiek. Komandas Andoras izlases kapteinis Jonatans Garcia parāda. Andoras Žestu izlases uz spēlētāji visi apelē pie tiesneša par kaut kādiem saviem jautājumiem. Viņiem šķiet tas ir tāds diskusiju klubiņš. Jā, nu, redzēsim, kāda būs gaisotne trešajā puslaikā. Es šaubos, ka viņi būs tik ierasti draudzīgi, kāda pēc regbija spēlēm tā parasti mēdz būt. It sevišķi šādā nacionalizlašu līmenī, jo pāri darījumu un dažādu diskusiju, kā teicām, šodien ir bijis pār pārēm. Soda sitienam gatavojas Andoras 13. numurs. Tas ir Pols Alijev. Viņš šodien nav sits pa vārtiem, bet pēc viņa komandas biedra iepriekš tik neveiksmīgā sitiena ir notikusi rokāde. Kārs Garokalns ceļ rokas gaisā, tieši tā gribēja viņam aizrādīt, ka lai viņš neceļ gan, jo tas pie soda sitiena izspēles nav ieteicams. Ir. Un šoreiz ir 3 punktus gūst Andoras izlase, un ar to arī spēle noslēdz rezultāts 5-14. Andoras valsts vienība mums par lielu nožēlu svin uzvaru šajā pavasara cikla noslēdzošajā spēlē. Rūkta pieredze mums. Rūkta pieredze un ne pirmo reizi mēs zaudējām Andorai. Bet, nu, ko padarīsim? Tāda bija šī spēle un tāds bija arī pavasara cikls nacionālajām izlasēm. Turpiniet vērot regbija pārraides sporta centrs sadarbībā ar sportcentrus.com, jo Latvijas regbija sezona tikko sākusies un mēs regbiju rādīsim vēl gana daudz. Šodien ar jums kopā bija Raimonds Rudzāts un mans kolēģis Kristaps Staņa. Uz tikšanos nākamajās regbija pārraidēs. Visu labu! King of Kings! Labākie cīkstoņi no visas pasaules satiksies vienā ringā 22. maijā 19:00 Arēnā Rīgā. Detalizēta informācija KOKfights.lv. Ridlijs Skots piedāvā Toms Kārdijs spriedzes trilerī par neatklātām Staļina laika slepkavībām.
Pērns numur 44. My friend's son was murdered too. Kino no 24. aprīļa.